tas ir ikgadējais Mārupas uzņēmēju festivāls. Mēs pagājušajā gadā arī septembra sākumā organizējām pirmo. Toreiz tas bija Mārupes centrā. Šogad mēs esam privātā teritorijā, JIP Mārupīti. Kas ir Mārupas uzņēmēju festivāls? Mēs kā biedrība, kur esam jau 13 gadus, izlēmām, ka mēs nekad neesam runājuši ar iedzīvotājiem. Jo liela daļa Mārupas uzņēmēji, kas mūsu biedri, ir arī novada iedzīvotāji, bet tāda miedarbība, interakcija īsti nekad nebija bijusi. Un tāpēc mēs pagājušajā gadā izlēmām šo te pasākumu veidot tādā formātā, kad vietējie mārupieši un arī Mārupas viesi var atnākt un apskatīties, kas tad ir tie Mārupas uzņēmumi. Šeit viņi visi būs. Festivāla tā saucamā publiskā atklāšana ir paredzēta 2:00, bet šodien mēs sāksim šo te Mārupas uzņēmēju festivālu ar diskusiju par tēmu, par ko es pateikšu mazliet vēlāk, bet es pieņemu daudz jau zinu. Bet tagad es gribētu dot vārdu Mārupas pašvaldības vadītājiem, Andrejam Mencem, uz pāris vārdiem. Bet es zinu, ka tev, Andrej, nav jāgatavojās nekad. Aplausi mērā, viņš ir atvaļinājumā. Paldies. Jā, tiešām prieks jūs visus redzēt un sveikt, jo diskusijas tēma, manuprāt, ir aktuāla jau kopš es sevi atceros Pierīgā. Un es ceru, ka šodien mēs varbūt kaut kādu tiešām labu ideju gūsim, lai tie, kam jālem jau tālāk par reālām darbībām, varētu, teiksim, smelties šo ideju. Tā kā, lai mums šodien veiksmīgi, sakarīgi lēmumi tiek pieņemti šeit. Paldies. Jā, paldies Andrejam. Pa lēmumiem gan es nezinu. Lēmumi būs, tā sakot, satiksmes ministri un ieviesošu organizāciju ziņā, bet kaut kādu tēmu mēs uzturētu par šo tēmu, droši vien, ka par mobilitātes izaicinājumiem varēsim. Jā, bet tad man vajag vēl vienu uzrunu, svinīgo no lielākās Latvijas uzņēmēju organizācijas, kuras biedri mēs arī esam. Ēgars Rastovskis, Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras prezidents. Tu esi? Statūtos ir rakstīts padomes priekšsēdētājs Jēkabpils prezidents vai otrādi. Es pat neatceros, tā kā var abas nosaukums lietot. Tā kā kurš vieglāk, kas labāk patīk, to arī. Prezidents ekskluzīvāk. Nu jā, tad, ok. Bet, jā, Silvestris jau teica par tradicionalitāti. Paldies, kad Mārupas uzņēmēju biedrība arī man tradicionāli uzaicina. Arī pagājušajā gadā es biju, un man ir tā tradīcija tāda, kad es aizvedu puiku uz futbola treniņu, sestdienā pēc tam braucu uz šejien. Tā man ir tā tradīcija. Es ceru, ka tas viss turpināsies. Bet, jā, es domāju, ka šādi formāti ir tiešām ļoti nozīmīgi, un man liekas, ka tas, kas ir labs, izveidojas ar tādu tradīciju, veidojās, ka tā miedarbība politiķiem, lokāli politiķiem un arī, tādiem valstiskiem politiķiem ar uzņēmiem un ar iedzīvotājiem taisīt šādas diskusijas, jo tieši šādās te kaut kādās sarunās arī tos labākās idejas var noķert. Tā kā, šitas ir super un es domāju, ka šitas virziens ir jātur. Es, protams, neesmu mobilitātes speciālists, bet braucot uz šejien, no Rīgas, ko es konstatēju. Rīgā tie ceļi sūdīgāki, tur tādi bedrenāki, pēc tam iebrauc Mārupē ir asfalts, un te tuvāk. bet savukārt piebraucot tuvāk ir smilšu ceļš. Tā kā kaut kur tās mobilitātes iespējas mums ir. Jā, tā kā tā. Un vēl viena lieta, runājot par mobilitāti, es gan šogad pats personiski iemeslu dēļ neaizdevos, bet mēs bijām pārstāvēti arī kārtējā Trīs jūras samitā Bukarestē, tā kā tur tas viss Rail Baltica stāsts un tam līdzīgi, tā kā lai mēs labāk savienoties, kustētos un būtu vieglāk uz šeit atbraukt, tā kā daram uz priekšu, šodien noteikti būs foršas idejas. Un paldies, lai izdevies pasākums. Paldies jums visiem par dalību. Jā, paldies Aigaram. No svinīgajām runām mēs esam tikuši 15 minūtēs, cauri 5 minūtes kavēšana, tā kā viss baigi labi. Ķersimies vērsim pie ragiem, bet pirms tam, tātad visi jums nebija ērti apsēsties, jo bija kaut kas jau uzlikts uz jūsu krēsliem, sēdvietām. Un, tas nav reklāmas buklets, tas nav vienreizējs pasākums, tas ir mūsu biedrības Mārupas uzņēmēji radīts jauns medijs, žurnāls. Mums jau ir vairākus gadus elektroniska avīze, tas ir ļoti moderni, tā var izsekot, kurš ko lasa, kurš nē, bet un tur ir jaunumi un operatīvas lietas reiz mēnesī tas iznāk. Jaunumi tas ir biedrības jaunumi, mums tā kā nav tā kā valstī, ka ik pa 5 minūtēm kaut kas mainās, bet mēneši ietveros mums katru mēnesi, tā sakot, ir ko teikt. Šis ir žurnāls, tad žurnāls ir vienīgais drukātā mediju formāts, kam ir nākotne, kam ir perspektīva, to parāda arī no biznesa viedokļa. Izdevniecības Sants žurnāli, Mēdīnams, dienas žurnāli.
tas ir tie, kas tirgo to pa naudu. Šis žurnāls ir bezmaksas. Viņš nokļūs apmēram 40 vietās novadā. Publiskajās vietās tas ir, kas ir bibliotēkas, dienas centri, ambulances, doktorāti un arī privātie uzņēmumi mums ir piekrituši izvietot. Hokeja hallē, ja, Sanīt, mēs pareizi sarunājām, ja? Būs Mārupas ledzu hallē, būs apotekā, būs veikalos un restorānos. Tā kā, principā, jums ir ekskluzīva iespēja, man tā jāsaka, es zinu, ka tur nekā varbūt baigi ekskluzīvā nav, bet es viņu dabūju vakarā, un man ir tā liela sajūsma joprojām no tipogrāfijas. Lasīt to pirmajiem, un tad, tad pirmdien šis žurnāls sāks ceļu pie pārējiem novedniekiem, lasītājiem, un cerams, ka mums tas viss aizies un smuki attīstīsies. Jā, žurnāls ir raksts 4 gadā, vismaz sākotnēji. Tā bija reklāmas pauzes beigas. Ķersimies vērsim pie ragiem. Tad kāpēc mobilitāte? Un Pierīga un Rīga ir saistītas lietas, tāpēc mēs runājam par Rīgas aglomerāciju būtībā. Tā situācija tāda, ko visi zina. Mēs vērtējam ceļu kvalitāti, mēs vērtējam ceļu tīklojumu, mēs paši pa viņu braucam, mēs šķendējamies pa sastrēgumiem, bet viena lieta, ko mēs nepamanām, varbūt, kad ir kaut kādas alternatīvas vajadzīgas, šīs te mobilitātes alternatīvas. Un viena alternatīva ir sabiedriskais transports, ar kuru mums, teiksim tā, vismaz Pierīgā, nezinu, Karīna varbūt man oponēs, bet vismaz Mārupas, tā sakot, novadā ir, kur attīstīties. Nezinu, Olēna, Edīte, ko teiks, tur droši vien jums ir vilciens, viss ir kārtībā. Pēdējais tāds saistošais dokuments tika izstrādāts, ja es tagad nekļūdos, kungi, man var labot 2010. gadā. Un ir dažādas darba grupas, kas strādā pie mobilitātes attīstīšanas jautājumiem valstī un arī Rīgas aglomerācijā kopumā. Kur mēs esam šodien un kur mums ir kur attīstīties, tas ir šīs diskusijas, teiksim, mērķis, uzdevums. Droši vien, ka mēs nekādas lēmumus šeit nepieņemsim, jo mēs neesam tiesīgi to darīt, bet toties mēs varbūt nodosim savu ziņu tiem, kuru atbildība ir šīs te mobilitātes jautājumu koordinēšanu. Principā šeit stāsts ir vairāk par koordināciju. Un tāpēc mēs centīsimies iekļauties pusotrā stundā, jo 2:00 tad sākās šīs te festivāla sabiedriskā daļa, iepazīšanās ar uzņēmumiem, standiem, dažādas atrakcijas, notikumi. To jūs visi, ja jums vien būs laiks, būs iespējams izbaudīt no 14:00. Šodien mums ir kupls diskutantu pulks, un es tad sākšu aicināt pa vienam, sāksim no tā pašvaldības gala. Un Andrej, vēl vienreiz paldies, ka atnāc no atvaļinājuma. Es tev aicināšu šeit uz skatuves ieņemt vietu. Tu esi pirmais, līdz ar to tu vari izvēlēties. Jā, to labāko. Tālāk, teiksim, ja mēs runājam pašvaldības grozu, ir ļoti atbildīga persona Rīgas metropoles vadītāja Ādažu pašvaldības novada priekšsēdētāja, Karīna Miķelsona, lūdzu. Jūs varat aplaudēt, tā foršāk izklausās. Tā, mēs aicinājām Rīgas mēru Vilni Ķiris, bet mēs necerējām, ka viņš atbrauks tik tālu. Mārupa tomēr tas ir otrā Latvijas galā, bet man ir ļoti gods īstenībā sveikt cilvēku, kurš daudz jēgpilnāk varētu pastāstīt par politiķiem, piedodiet, kas ir politiķi pārējie. Jānis Vaivods, Rīgas domas, ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora vietas izpildītājs. Tas ir tas, ko mēs parasti saprotam kā satiksmes departamentu. Ja? Tātad visas pretenzijas par tām Rīgas bedrēm. Tālāk mēs virzamies valdības līmenī. Cits starpā mēs joprojām gaidām Māris Priņģuku, vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministru. Kā viņam iet, Gunīt? Viņš ir ceļā, tātad mēs viņu sagaidīsim. Bet kamēr mēs viņu gaidām, es aicināšu valsts CIA autotransporta direkcija valdes priekšsēdētāju Artūru Cauni. Ziniet, tā politikā ir tā baigi, nevar saprast, šodien tu esi ministrs, rīt nē. Mums ir pašlaik, tā publiskajā telpā, mēs tā kā gaidām jaunu ministru, un tāpēc pie mums ir ieradies partijas progresīvie Saeimas frakcijas vadītājs, un šobrīd nominētais satiksmes ministrs jaunajā Evikas Silikas valdībā, bet nekad nesakiet hop. Kaspars Brīškens, lūdzu. Kaspars savu lielāko profesionālo dzīves daļu ir pavadījis dažādos ar transporta loģistikas saistītos uzņēmumos, tā kā viņam noteikti ir gan ko teikt, gan arī vīzija par to, kā tam vajadzētu visam izskatīties. Un mēs, protams, mums jābūt pārstāvētiem visos līmeņos, un tāpēc mums ir pievienojies Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps, kurš pastāstīs, kā vajag, kā ir Eiropā. Lūdzu.
Un, lai viss šī diskusija būtu saturīga, es esmu tikai šīs tēmas lietotājs, toties mums ir tas, kurš vislabāk orientējās visās valstīs svarīgajās lietās no ekonomikas perspektīvas, un mēs šeit esam no ekonomikas perspektīvas. Diskusijas moderators Jānis Enziņš, Tirdzniecības Rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs. Nāc lūdzu ar savu krēslu. Jāni, lūdzu. Tā, sveiki, labdien. Mēs mēģināsim šodien tādā formālā tādā riņķī. Mēs esam foršā vietā jaukā. Un pirmais jautājums tādā iesildīšanās riņķī, lai jūs te ieiet tādā aurā. Kā jums šķiet, kāpēc jūs uzaicināja uztaisim tad riņķi ātrā? Es pieņemu, ka man uzaicināja tāpēc, ka man iznāk vismaz 2 reizes nedēļā lidot pāri Marupei, kas no vienas puses, protams, marupiešiem pašiem nav baigais prieks, tāpēc, ka tās lidmašīnas te ceļās augšā, sēžās lejā, bet pavisam reāli skatoties, arī no augšas var redzēt, ka Mārupa reāli attīstās, un no tādas perspektīvas raugoties, es teiktu, ka visas tās Eiropas lietas, tā skaitā arī tas, par ko mēs šodien runāsim, tur par visiem atgūšanās fondiem, tur par mobilitāti un tā tālāk, skaidrs, ka nekas no tā nevar tikt realizēts tad, ja mēs nedabonām savā pusē un savos projektos iekšā uzņēmējus ar viņu pieredzi, ar viņu skatījumu uz lietām. Paldies! Turpinām, Briškena kungs. Jā, liels paldies par uzaicinājumu. Man grūti iedomāties foršāku veidu, kā pavadīt laiku, gaidot Baltijas derbiju, kā padiskutēt par mobilitāti, kas ir manai sirdī ļoti tuvu tēma. Varbūt viens no iemesliem, kāpēc arī esmu pagodināts būt starp diskusijas dalībniekiem. Esmu savā profesionālajā dzīvē darbojies gan ar gaisu, aviāciju, gan ar dzelzceļu, gan ar jūru un multimodālo loģistiku. Ir šāda tāda pieredze mobilitātē, droši vien arī, lai to politisko kvotu aizpildītu. Paldies par uzaicinājumu, ceru uz foršu diskusiju. Paldies, jā. Katrā ziņā, ja apstiprināsies jaunā valdība, tad ir ļoti labi, ka jūs esat šeit. Tad tiešā veidā varēs šīs idejas, kas šodien izskanēs, arī tālāk attīstīt. Tā, un mums ir mazā reklāmas pauze, pirms ejam tālāk. Mums ir ieradies Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks. Zinām, izaicinājumi mobilitāte ir Ādaža līdz Mārupei, zināms, ceļš ir jāmēro. Turpinām, Jāni? Droši vien mani ir uzaicinājuši šeit vai atsūtījuši pārstāvēt. Droši vien visus interesē, kad beigsies sastrēguma Rīgā, kad būs sakārtotas ielas pilsētā un nebūs šīs te bedres, par ko mēs runājam. Un šī te robeža droši vien ir ļoti labi redzama, iebraucot šobrīd Mārupē, bet droši vien es varu pateikt, ka Rīga pie šī strādā. Un droši vien noteikti arī šis te Rail Baltica jautājums, kas viss mūs uztrauc. Un ir daudz jautājumu arī Rīgai joprojām, uz kuriem mums nav atbilžu, un attiecīgi varbūt šeit mēs kaut ko jaunu arī uzzināsim. Pirms mēs ejam tālāk īstenībā par to iebraukšanu Rīgā, es esmu tagad salīdzinoši jaunais Mārupietis, kaut kādu gadu vairāk, un man kolēģis, kas ir ilgstoši dzīvo Mārupē, viņš saka, mēs braucām, es varu samuldēties, kas tā piela, bet tas Daugavas ielas turpinājums, ka brauc no Rīgas tur iekšā, un tur ir pilnīgi tā, ka viņš saka, aizver tagad aci tēriņiem, laikam, ja? Aizver acis, tu jutīsi, ka tu iebrauc Mārupē, ja? un tu tā kraties, un pēkšņi paliek gludi tā. Mēs esam Mārupē. Tā pilnīgi tā fiziski var izjust to. Tā kā, jā, ejam tālāk. Man ir 2 versijas. Pirmā versija ir tāda, ka šī ir ļoti laba vieta, kurš es varu pajautāt arī uzņēmējiem, kas viņus motivētu mainīt paradumus, gan kā darba devējiem pašiem, gan arī viņu darbiniekiem, vairāk pievērsties sabiedriskam transportam. Un otra versija man ir par Rail Balticas. Līdz šim arī strādājis diezgan daudzus gadus Rail Baltica kontekstā. Paldies, Entis kungs. Jā, tā viena lieta, kāpēc esmu šeit šodien, tāpēc, ka vietnieks ir aizbraucis, kur viņam jābrauc ir un palūdzu mani piedalīties šodien šajā pasākumā. Bet, ja nopietni tādā šo mobilitāti, es kopš strādāju pa pašvaldības domas projektā ilgus gadus jau, esmu saskāries jau, neskaitījis tos ministrus, ar kuriem esam runājuši par šo tēmu, un varbūt cerams, ka vienreiz mēs atrisināsim šo mobilitātes jautājumu. Paldies, Karīne. Man arī ir vairāk aspekti, kas man ienāca prātā, kāpēc man uzaicināja, lai mazliet atšķaidītu šo kungu kompāniju. Tas bija pirmais, par ko man ienāca prātā doma. Otrs, laikam, man profesionāla tehniskā dzelzceļa transporta izglītība šoreiz ir novērtēta, un iespējams tāpēc, bet kopumā droši vien par metropolu stāsts. Īstenībā ir interesanti skatīties, ka uz esošā Ādaža vadītāja un iepriekšējais Ādaža vadītājs, tagad ministrs Māri, lūdzu. Man jāsaka, kāpēc es te esmu. Jā, mēs tad riņķīt, jā, tad vairāk daudzīšanās mazliet. Jā. Es varētu par Rīgu pie Rīga kaut ko izstāstīt.
par veco un jauno valdību kaut ko varētu izstāstīt, par dabu, vidi, digitalizāciju. Dar. Mums dar. Pietiks, jā. Jā, es domāju, mēs tad iepazīšanās. Mums ir virkni tēmas, kā mums ir tie runātāji. Mēs arī esam diezgan daudz, tāpēc mēģinām arī diezgan dinamiski iet uz priekšu, jo mums tad galā ir visādi citi pasākumi un atklāšanas un volejbola turnīrs un basketbols un vispārējais. Sāksim ar to sadaļu, kas ir šo lielo projektu ietekme uz mobilitātes situāciju. Protams, kā atslēgas jautājums šeit ir Rail Baltica un viss, kas ar to saistīts. Kā mums ar to visu iet un kā tas ietekmēs Rīgas aglomerācijas un šo te mobilitātes tēmu? Ar ko mēs varētu sākt? Kurš ir drosmīgi sākšu ar to? Jā, lūdzu. Paņemt iniciatīvu. Kā tas ietekmēs? Ja mēs paskatāmies telpiski, tad šobrīd Rīga savieno Latvijas attīstības centrus pēc staru principa. Un lielākoties šie stari ir balstīti arī uz dzelzceļa kā mugurkaulu. Tomēr vairākos virzienos, un šajā gadījumā, ja mēs paskatāmies uz ziemeļiem, tad Salacgrīvas virzienā, tālāk Tallinas virzienā, un paskatāmies uz dienvidiem, Bauska, tālāk Paņevieži, Kauņa, Viļņa, tad šajos virzienos mēs šobrīd savas mobilitātes vajadzības varam apmierināt tikai izmantojot autotransportu. Līdz ar to Rail Baltica būs diezgan pamatīgs spēles noteikumu mainītājs šajā te ziemeļu dienvidu virzienā. Protams, mēs runājam par Rail Balticu kā starptautisku projektu, bet tie ieguvumi būs neapšaubām ļoti, ļoti lieli tieši arī Rīgas metropoles areālā. Tādā ziņā, ka mums būs cits piedāvājums infrastruktūras ziņā, lai mēs varētu veidot kopumā integrētu sabiedriskā transporta sistēmu. Tā, kurš paturpinās, Briškina kungs? Savu ilgadējo kolēģi arī Rail Balticā papildinot. Mazliet atkāpe vēsturē. 2011. gadā, kad izstrādāja pirmo tādu lielo ieguvumu izdevumu analīzi Rail Baltica projektam, viens no tiem trasējumiem, ko izvēlējās kā rekomendējumu, bija maršruts, kurš pamatlīniju faktiski pavelk Rīgai garā un tad caur upeslējām ieved Rīgas centrālajā stacijā. Iemesls, kāpēc mums izveidojās pasažieru pamatlīnijas caurbraucošais maršruts, kuram cits starpā tā stacija kaut kur tur pār ūdenim būs reģionālā. Nemaz nerunājot par Rīgas lidos starptautisko multimodālo staciju, kas, protams, Mārupas novidam ir fenomenāls multimodalitātes centrs, faktiski viena no Baltijas labāk savienotajām vietām ar lidostu, protams, un ātrgaitas dzelzceļa savienojumu ar Rīgas centru un tam līdzīgi. Tas, kur mēs šobrīd esam tikuši, un tas bija garš ceļš pamatot gan Eiropas partneriem, tā skaitā šī Eiropas savienošanas instrumenta diskusiju kontekstā, lai mēs pamatotu, ka mūsu lielā starptautiskā lidosta ir jāsavieno ar caurbraucošu maršrutu ar Rail Baltica, lai nākotnē būtu šī multimodalitāte, kas ir Frankfurtē, kas ir Amsterdamā, Parīzē, citās valstīs, un izmanto to vēsturisko iespēju mūsu lidostu savienot ar dzelzceļu. Un visi tie pārējie labumi, ko Artūrs tikko minēja. Šobrīd, un tas būs viens no ļoti nozīmīgiem izaicinājumiem jaunajai valdībai, mēs dzirdam, kādas ir šī brīža kapitāla izdevumu aplēses. Viņas ir milzīgas, pat kopš laika, kad es vairs neesmu starptautiskajā kopuzņēmumā, viņas ir vismaz dubultojušās. Tur, protams, ir jāskatās detalizēti, kas ir tie galvenie iemesli. Jāsaprot arī, ka viņas nevar skatīt kā grāmatvediskas izmaksas, jo tās ir investīcijas. Bet vienlaikus, ņemot vērā, ka Latvijai ir jālīdzfinansē vismaz 15–20% apmērā šīs investīcijas, tas, protams, ir uzreiz tāds fiskālās politikas jautājums. Un šeit ir ļoti nozīmīgi arī uzņēmēju Rīgas metropoles iedzīvotāji, tā skaitā to, kurus Rail Baltica integrēs, balss. Jo šajā brīdī Latvijai nāksies pieņemt tādas pietiekami būtiskas strateģiskas izvēles, vai mēs šajā infrastruktūrā investējam un iegūstam visus šos labumus, tā skaitā Rīgas metropoles mobilitātei, vai ir cita veida izvēles. Paldies, jā. Māris cēla roku, jā, Sprindžukungs. Es kādu pusgadu dzirdu visādi ziņojumus, un man liekas, ja var vienu projektu nepareizi sākt plānot, tad šis ir tas projekts. Jo, godīgi sakot, tie spēles noteikumi joprojām nedarbojas. Proti, mēs atšķirībā no Lietuvas, kur gāja ļoti taisnu ceļu, izvēlējāmies šo bogenu caur Rīgu,
kas ir labi no tiem aspektiem, ko Briškena kungs minēja, bet mēs tajā brīdī neanalizējam, kam par ko jāmaksā. Šobrīd izskatās, ka tas līkums būs uz Latvijas nodokļu maksātājiem. Otrs, mēs te projektējam visādas stacijas, tur pie Skultas un Salatsgrīva un vēl šur tur, ar domu, ka kaut kad uz tām sliedēm varētu uzsēdināt vietējo vilcieniņu, kurš te apkalpot mūs. Patiesībā arī šajā aspektā nekāda vienošanās vai tāda reģionālā politika, tas spieķa princips, par ko tu runāji, nav uzbūvēta. Finanšu instrumenti nav iebūvēti struktūra fondu ietverā, kam būtu bijis jābūt šajā periodā. Mēs tūlīt sāksim šo ietveru. Tad sanāk tas vienkāršais stāsts, kam par ko jāmaksā, viņš pat nav sākts. Mēs tikai projektējam pa maksimumu. 2,5 miljardu vietā šobrīd nav reiz 2, reiz 3, 7 miljardi. To jūs tūlīt uzzināsiet. Tad sanāk, kad Latvija ir uzprojektējusi Bentliju, bet mēs īsti pat to žigulu knapu būtu atļaujušies. Tātad te jautājums ir tiešām politisks dabas. Ja Eiropa kaut vai militārās drošības dēļ mums gribēs kaut ko uzdāvināt, tad tas ir vienīgais veids, jo paši mēs viņu īsti izvilkt, uzlikt uz mūsu jau tā lielo ārējo parādu diez vai varēsim. Man ir dalīta sajūta, protams, ka viņš viennozīmīgi ir svarīgs, jo mums ir jābūt savienotiem ar jebkuriem ceļiem, bet man, godīgi sakot, redzot tos apjomus, liekas gudrāk iespējams, ja otrais dzīvot dzīvi būtu bijis jāspiež tā, kā to darīja Polija uz autoceļiem, uz autostrādēm, jo lielākā daļa klientu šajos laikos tomēr brauc ar mašīnām. Varbūt kaut kas mainīsies pēc 10-20 gadiem ar elektromobilitāti, bet tās izmaksas ir šausmīgas. Ja? Un projekta vadība, manuprāt, arī nav īsti laba. Arī tas risinājums, kā mēs veidojam šo koridoru, atšķirās. Tātad, ja Lietuva izveidojas likumu, kas ļauj veidot 300 metru koridoru, ko viņa apgrūtina sākotnēji, pēc tam izprojektē pa labi, pa kreisi visiem dižozoliem, un tad atgriež īpašniekam davi atpakaļ. Tas ir izrādījies efektīvāks scenārijs. Viņiem tā zemja atsvināšana jau, var teikt, ir lausties, viņi ir izdarījuši. Mums viņa nav pat īsti sākusies, mums ir knapi, daži procenti. Tad mēs atkal ejam klasisko ceļu, karojam ar katru vienu īpašumu par to šauro koridoru, neredzam biotopus, tad projektējam pāri, un gala beigās mums tas sanāks dārgi. Tā kā es teiktu, iet kā pa cāmiem, kā to pabeigs, nezinu. Šļūkam bija tāda karikatūra, varbūt kāds ir redzējis, atcerās. Viņš saka, iet kā plānots, kā pa celmiem. Tur reāli tā nozādēt tie celmi, un tur tā līnija tur kaut kā tā. Bet Mārs pieminēja Eiropu. Tad Eiropa mums sapratīs vai nesapratīs? Tur ar to Eiropu mums. Jautājums, cik mēs paši zinām, ko mēs no tās Eiropas kurā mirklī gribam. Un tā ir viena no lietām, kas, man liekas, šajā kontekstā, ko gan Sprindžuka kungs, gan pārējie kolēģi tika pieminējuši. Mēs zinām, ka ir lielais tiešām Connecting Europe Facility stāsts ar Air Baltica, kas ir, politiski aizgājis, un, tagad mēs esam skarbas realitātes priekšā, ka Latvijai ir jāmaksā diezgan krāšņs cipars par to, lai to norealizētu, kas būs, politiski, es domāju, diezgan interesanti, bet skaidrs, ka tas projekts ir vajadzīgs arī militārās mobilitātes dēļ un tā tālāk. Cits jautājums ir, cik mēs saskaņojam, piemēram, šādu lielu projektu ar citām Eiropas naudām, kuras arī samērā nesenā laikā ir šim pašam mobilitātes nolūkam iegūtas un izmantojams. Un te es runāju, protams, par to RRF daļu, kas ir tā Rīgas metropoles zaļināšana, Rīgas metropoles transporta sistēmas zaļināšanas lieta. Kur, ja tu tā paskaties, to instrumentu mēs pieņēmām 21. gadā, tagad 23. gadā sākumā tiek sludināti pētījumi, kā to vispār vajadzētu darīt, vai ne? Un tas instruments beidzās 24. Vai ne? Tad tu tā kaut kā sāc aizdomāties, cik tas ir efektīvi, jo tā ir arī, nauda. Es zinu, ka daudzas lietas notiek, piemēram, ādažos, mēs zinām, ka tur ir un citās vietās kaut kas notiek, bet es nedinu, tā ir lielākā pozīcija Latvijas tajā atjaunošanas un noturības instrumentā, kas ir tuvu pie 300 miljoniem. Jautājums, kā mēs viņus apgūsim un kā mēs to saistīsim arī ar visām tām problēmām, kas tika pieminētas saistībā ar Rail Baltica būvniecību. Bet tur ir, kā tā sazobe starp Briseli un Rīgu reizēm varētu būt, maigi izsakoties, veiksmīgāk. Paldies.
Bet, jā, paldies par atbildi, bet Spriņģakungs minēja 7 miljardi izskanēja. Es to pierakstīju, nezinu, varbūt vairāk, traka nauda, ne, mums ir valsts budžets, ir tur bišķi virs 10 miljardiem, jā. Eiropas šajā te plānošanas periodā, īstenībā Eiropas te plānošanas periodā šobrīd, man liekas, nākamajā posmā mums arī kaut kur ap to arī ir, kaut 5-6 vai kaut kas tāds, jā. Traki liela nauda, kur mēs to naudu ņemsim. Tur Spriņģakungam vārds vietā. Eiropa nav finansēs. Briškēna kungs, es zinu, ka jūs šobrīd neesat satiksmes ministrs, bet pavisam drīz ļoti iespējams šī būs jūsu tāda liela mēra dilemma. Ko ar šo visu darīt? Projekts skaidrs ir labs, ja viņš būtu labi, bet kā viņu nofinansēt? Un tie 300 miljoni, ko Ieva kungs minēja, arī vēl tā līdz tiem 7 miljardiem. Viena iespēja, ko es vēl, tad, kad darbojos Rail Baltica projektā, atbalstīju, ir, protams, šis savienošanas instruments. Viņā ir ļoti augsta tāda birokrātijas pakāpe. Tur ir gan, teiksim, Latvijai iezīmētā naudas summa, kas nav liela. Tad ir tā saucamie competitive calls, kas ir nauda, pie kurai ir jāpiesakās, kas konkurē ar citiem projektiem. Šeit mēs runājam par iepriekšējo 7 gadus finanšu perspektīvu un pašreizējo, attiecīgi no 21. līdz 27. gadam. Rail Baltica projekta realizācija, īpaši tā dārgākā Rīgas daļa, viņa noteikti ievirzīsies jau nākamajā finanšu perspektīvā. Līdz ar to tas ir veids, kā jau 3 finanšu perspektīvās izstiept to finansējumu, bet otrs, ņemot vērā, ka tas kapitāla ieguldījuma apjoms tik būtiski ir pieaudzis, daudz arī objektīvu faktoru rezultātā. Ne tikai tāpēc, es pilnīgi noteikti nepiekrītu formulējumam, ka te ir Bentleys saprojektēts. Es gan neesmu tos pēdējos projektēšanas elementus redzējis, bet tomēr šādai integrētai mobilitātes, loģistikas būvēja ar dzelzceļa mugurkaulu, tomēr ir zināmi drošības, snieguma, kvalitātes kritēriji, plus viss tā apkārtējā ekosistēma. Rail Baltica nav dzelzceļa būvniecības projekts, nav tikai dzelzceļa būvniecības projekts. Tā ir vesela ekosistēma, kur ir gan militārās drošības komponenti, gan ekonomiskās attīstības sadarbības komponents, tur ir inovācija, tur ir vietēji uzņēmumi iespējas, sadarbība ar starptautiskiem kontraktoriem, savienojumi ar pārējiem loģistikas sistēmas elementiem, lidosta Latvijā. Milzīgā šī strateģiskā kļūda, ka Rail Baltica nav savienota ar Rīgas brīvostu, kas ir jākoriģē. Viena lieta, kā to risināt, un es domāju, tas būs jaunās valdības viens no pirmajiem uzdevumiem, ir mēģināt vienoties ar Baltijas partneriem un ar Eiropas Savienības, eventuāli arī dalību valstīm, par to, ka varbūt Rail Baltica ir nepieciešams atsevišķs finansējuma mehānisms, lai pirmkārt neveidotos šis Damokles zobens, kas visu laiku stāv virs projekta, ko daudzi projektu oponenti vienmēr ir izmantojuši. Ne tikai Latvijā, bet arī citur, ka Rail Baltica jau ir par dārgu, mēs nevaram atļauties, tad griezīsim nost. Un pašreizējos ģeopolitiskos apstākļos, ņemot vērā, kāds svars ar šim projektam, gan no aizsardzības viedokļa, gan no sociāla-ekonomiskās attīstības, arī no klimata neutralitātes perspektīvas, tai būtu tomēr jābūt Eiropas prioritātei un kopīgi ir jāsameklē arī, kā to nofinansēt. Cerēsim, ka pārliecināsim Eiropu. Tā, vēl pie šī, lūdzu. Es varbūt arī piebildīšu, ka arī, mēs varam runāt arī par to, ka arī no Eiropas Savienības puses arī šo pašu Connecting Europe Facility šis atbalsts pieaug. Ja mēs paskatāmies uz iepriekšējo uzsaukumu, kas bija pagājušo gadu rudenī, tad kopā 3 Baltijas valstis pieteica gandrīz miljardu. Latvija pieteica nedaudz vairāk par 400 miljoniem, un arī no šī pieteikuma faktiski 80 vai 90% arī tika šis te finansējums apstiprināts, un līdz ar to šeit varētu teikt, ka šobrīd tas bija konkurējošais uzsaukums, tātad visas dalība valsts šajā gadījumā cīnījās par šo finansējumu, tātad šeit ir arī tā labā ziņa, ka šīs finansējuma iespējas pieaug, un šis te finansējums arī tiek nodrošināts atbilstoši progresam. Tā Spriņģakungs vēl gribēja piebilst, ko? Jā, tas iztrūkstošais elements, kas Latvijas gadījumā nav nostrādājis, bet ir nostrādājis, piemēram, Lietuvā un Polijā, mums nav reģionāla mēroga plānošana. Jo tātad mums bija pašvaldības pa sevi, bija 119, tagad ir 43, bet vienalga tās pašvaldības katra domā no sevis. Un šajā gadījumā skaidrs, ja projektē Rail Baltica posmu, tad pašvaldības prezumē, ja jūs tad izējat cauri, galvenais, ka jūs nokompensējat mūsu iedzīvotājiem skādi, bet viņām nav budžetā to 2 miljonu tai pieturas izveidēji. Kur tu vēl tas hubs, pa ko runāja Briškēna kungs, ka tur varētu būt kaut kādas platformas biznesam, turismam, ēdināšanai un suvenīriem un tā tālāk. Tātad
Ja tiešām tai pieturai tur ir vieta un slodze, tad Vidzemes novadam, piemēram, tur ap to Salacgrīvu būtu jāmet kopā, jo tas ir kopējs labums, vai arī, ja tā platforma tur nevienam nav vajadzīga, tad labojam to kļūdu, nebojam to pieturu, kuru nevienam nevajag, neviens tur neko nebūvēs. Ja? Un šis elementārā lieta, ko es teicu, viņš ir iztrūcis. Tātad mēs vienkārši projektējam kaut ko, kaut kam nākotnē, domājot, gan jau kāds samaksās, bet tas kāds nepiesakās. Un šī ir tā būtība, manuprāt, ka transporta sistēma, tur ļoti pareizi pateicis, spieķu sistēma, viņi tiešām ir jāprojektē no augšas, centralizēti, kaut vai Rīga pierīga. Viņu joprojām neviens neprojektē, tu ļoti labi to zini. Autobus pa sevi, pašvaldības vispār nepiedalās un dzelzceļš pa sevi. Ja? Kāda tur vienotā biļeta, kur tu tad mēs joprojām uz nesakārtotas sistēmas slāņojam vēl vienu infrastruktūru pa vidi, kas viņu pa diagonāli sabrauc Rail Baltica. Un tā, manuprāt, ir tā galvenā lieta, ka joprojām publiskā pārvalde nesadarbojās un nav izveidojuši šo reģionālo helikopteru skatu, kur mēs sēdētu kopā pie viena galda. Māri, bet es esmu dzirdējis, ka mums ir vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrija, kurai tā plānošana, vai ne? Jā. Kopējā. Tā ir tā lieta, ka tad šis reģiona līmenis, manuprāt, ir Latvijas 30 gadu attīstībā iztrūkstošais elements. Un vai mēs runājam par Rail Baltica vai kaut vai Rīgas brīvostu? Man pirms mēneša bija tikšanās ar Zeltiņu. Ir identisks stāsts. Viņš saka, principā jau nevajadzētu ostā likt visu. Tur būtu jābūt tikai kraušanai, bet loģistika jāvalk ārā uz Pierīgu. Jūs domājat, ka Pierīgas mēre zina, ka Ādaži ir labākā vieta tur no Rīgas ostas vai Piņķi ir otra labākā vieta, kur veidot loģistikas parkus? Neviena Pierīga Rīgas osta nekad nav sarunājusies, vismaz manā laikā nebija, un arī tagad, kad es esmu ministrs. Tad mums ir jāuzbūvē šī starp dažādu publisko varu sadarbības platforma, un tam būtu jāsako finanšu instrumentam. Tātad struktūra fondos jābūt reģionāls nozīmes investīcijām, kuras tad daļu naudas liek šiem te kopēja labuma lietām. Jo Ādažiem vieniem to loģistiku vai Piņķiem nevajag. Priekš Piņķiem toču viņu nevajag. Vairāk kārt tika Ādaži minēti, jā, Miķelsons kungs, lūdzu. Jā, paldies, ministra kungs. Ādaži tiešām vienkārši paši par sevi ir labākā vieta. Tā ir taisnība. Bet atgriežoties pie šī Rail Baltica stāsta, Ādaži kā reiz ir pašvaldība, kurā Rail Baltica iet garām. Un jāsaka, tieši tāpēc es varētu aktualizēt tos jautājumus. Tas nenozīmē, ka ādažniekiem nav svarīgi, kur būs Rail Baltica, kur būs stacijas, kā tiks organizēta kustība. Mēs kā pašvaldība pat esam izrādījuši iniciatīvu un aicinājuši Rail Baltica projektētājus un darba grupas prezentēt gan deputātiem, gan plānotājiem šo attīstību. Kāpēc? Un proti šeit kaut kur iet tas tilts uz ministra kungu pieminēto. Pašvaldība atbild par savām funkcijām, par savu teritoriju, par savām robežām. Otra lieta vēl mums mainās arī īpašuma tiesības atbilstībā par infrastruktūru. Ļoti daudz Latvijas valsts ceļu tiek nodoti pašvaldībām. Līdz tam pašvaldība neturēja par viņām rūpi, ne kāda tur ir intensitāte, ne kas un kā savienosies, nekas notiks tālāk. Šobrīd, saprotot, ka būs kaut kāda atslēga infrastruktūra, kas būs saistīta ar šīm stācijām, ar šīm izkraušanām un pārējām lietām, līdz ar to ir ļoti svarīgi jau saulēcīgi veidot to tiltu no globālā uz lokālo. Un to mēs redzam, cik mums prasīja gadu desmitus sasinhronizēt sabiedrisko autobusu ar esošiem dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem. Un šobrīd, ja mēs būvējam jau arhitektūru Rail Balticam, tad mums viņu jau šodien ir jāplāno, ir integrēt arī ar šo te lokālo infrastruktūru. Un īpaši tas ir svarīgi šajos 5% Latvijas teritorijas, kas ir Rīgas metropoles areāls, kas ir ļoti blīva, ļoti aktīva. Mums jau tagad ir jābūvē šī arhitektūra tā, kā mēs iepirksim sabiedriskos pārvadājumus, kā mēs šo organizēsim un kā mēs šo infrastruktūru būvēsim. Kurš par to maksās? Tas ir ļoti svarīgs jautājums, bet ir vismaz jāredz, kur viņi atradīsies.
Paldies. Jā, vēl bija komentārs. Jā, es varu pateikt, ka Mārta pieminēja Piņķi. Piņķi laikam nebūs tā īstā vieta, kur loģistika attīstīt, jo šobrīd intensīvi tiek attīstīta loģistika ap lidostu. Ja, tātad mēs redzam šos pelēkos angārus, kas top viens pēc otra. Un pozitīvā ziņa tā, ka esam valsts ceļiem vienojušies, ka paralēli Rail Balticam no A5 ies autoceļš arī paralēli. Ja? Tas ir ļoti būtiski. Tas atslogos Smārpi no smagā transporta. Un šīs uzstādījums valsts ceļos ir pilnīgi drošs šobrīd. Ja? Un arī Jaunmārupas iedzīvotājiem šī dzelzceļa stacija, iespējams, ka viņi kaut kādu labumu dos. Kaut gan tas viņas novietojums, kā mums prezentēja, nav tas izdevīgākais tieši iedzīvotājiem, bet patreiz tie projektēšanas darbi noteikti paskatīsimies. Savukārt mums arī prezentēta ir iespējamā attīstība ar dzelzceļkravu pārvadājumiem. Vesels termināls pie lidostas, protams, viņš izskatās diezgan tāds šobrīd megaprojekts, ja, bet, ja tie uzņēmēji tiešām to veido, tad droši vien, ka šis Rail Baltica posms līdz lidostai būs diezgan efektīvs. Jā. Tad es droši vien pabeidzot par šo te visu stāstu par Rail Baltiku. Ir skaidrs, ka mēs būvējam droši vien Bentley, bet mēs nebūvējam Bentley, bet mēs būvējam kaut ko tas, kas ir nepieciešams. Ja skatās uz Rīgas pozīcijām, faktiski tas, kas bija sākumā ieplānot šis te loks cauri Rīgai, neviens jau nebija padomājis, ka mums joprojām ir jāsavieno Mārupa. Šie te 3 iespējamie tilti, viņus ir jāuztaisa nevis tādus pašus, kā bija, bet jāuztaisa jau mūsdienu apstākļiem nepieciešamas. Mums nedara autonomās tilts, kur nevar 2 autobusi samainīties. Un šobrīd īstenībā Rīgai ir ļoti daudz jautājumu no savas skatu punkta. Ja es dzirdēju Ādažu domas priekšsēdētāju teica, viņi šobrīd saskaras ar situāciju, ka viņiem atdot valsts ceļi, savus ceļus uzturēšanā, tad Rīgai šīs ielas visu laiku ir bijušas uzturēšana pilnā apjomā. Un īstenībā tās valsts finansējums maģistrālajiem ceļiem, kas nāk no valsts, ir salīdzinoši niecīgs. Attiecīgi, šeit ir jādomā to, lai izbūvētu Rail Baltiku, mēs nevis nepasliktinātu situāciju, bet iespējams jau izbūvētu kaut kādus šos šķērsojumus, kas tikai uzlabo šo savstarpējo savienojumu. Lai tiešām ir šie tilti, tuneļi, pārvadi un ielikt jau, piemēram, runājot par otru krastu, piemēram, Krustpils pildas vietā, ieliekam to tuneļa vietu iespējamo. Neizbūvējam tuneli, bet ieliekam jau perspektīvās vietas, kur šie šķērsojumi ir nepieciešami. Bet paldies. Pabeidzot varbūt šo sadaļu, vēl virkni tēmas, kuras teiksim tā, Rail Baltica tāds, bišķiņ tāds kā līdz kosmosam vēl, tādā savā ziņā, ja, vēl jādomā tagad, jādara tagad, bet ir vēl virkni tēmas, kuras, tā kā jau šodienas apstākļiem ļoti svarīgas un gribētos arī tās izrunāt, bet pabeidzot to stāstu, to, ko Sprindža kungs sāka par to Bentley, jautājums ir, es saprotu, ka viedokļi dalās, vai tas ir Bentleys, vai varbūt nav Bentleys, ja? Bet jautājums, tie cipari, protams, izklausās diezgan traki, ja? Tie 7 miljardi, tas ir milzīgi nauda, un protams, ja Eiropa piedos, tad forši. Skaidrs, ka Latvijas budžets, tāda mēroga cipars netic, kad vismaz tuvākā laikā var atļauties. Ja? Un tad ir jautājums, vai ir kaut kādā veidā modificēt no Bentley uz kaut ko varbūt, nezinu, Volkswagen, ja? Kaut kāda tautas vairāk tāda. Ja? Bet jautājums ir sajūta, kas ir tie virzieni bez tā, ko jau Mārs minēja, kur vēl varētu vienkārši to cenu dabūt bišķi zemāku. Nezinu, Briškena kungs vai kāds kolēģis. Īstenībā ar mazliet jau arī ar vienu ausi piesakoja līdz tam projektu attīstībai. Šķiet, ka tā projektu vadība, kā viņa šobrīd notiek, ir viens no iemesliem tiešām tam, ka, kad ir dārgāk nekā varētu būt. Ne jau detaļās, bet vismaz man tā sajūta sāk veidoties, gudīgi sakot. Šai pēdējai tēzē es absolūti piekrītu. Es domāju, arī Rail Baltica, vismaz starptautiskā kopuzņēmuma darbinieki, tā skaitā es savulaik, mēs aktīvi cēlām trauksmi jau daudzus gadus apakaļ, tā skaitā vēl iepriekšējām valdībām, par to, ka pārvaldība ir milzīga problēma. Viss šis daudzlīmeņu pārvaldības mehānisms ar starptautisko kopuzņēmumu, kam it kā vajadzēja būt tam galvenajam ieviesējiem un vienīgajiem pavāram virtuvē, beigās izvērtās apauga ar nacionālajiem ieviesējiem, apauga, teiksim, Lietuvas gadījumā arī Lietuvas dzelzceļa interesi, kur automātiski parādās šī vertikālās integrācijas problēma, ka šis spēlētājs ir ne tikai ieinteresēts pēc iespējas lielāku daļu no būvniecības, no ieviešanas,
procesa kontrolas pārņemt, bet arī nākotnē sevi nostādīt labākā situācijā attiecībā uz tirgus konkurenci, gan pasažieru, gan kravas loģistikas staciju komercializācijas apstākļos. Mēs jau ļoti labi saprotam, ka no šiem milzīgiem aktīviem, tāpēc es visu laiku uzsveru, nelietojam terminu izmaksas, jo tās ir investīcijas. Tās ir investīcijas, kas ienāk mūsu ekonomikā, rada multiplikāciju, rada darba vietas, ilgtermiņā rada komercializējums aktīvus, kas tad arī stiprinās ilgtermiņā mūsu konkurētspēju. Cits jautājums ir, vai mēs varam atļauties līdzfinansēt. Ja mēs skatāmies tos Latvijas 7 miljardus, ja mēs viņus izstiepjam 10 gadu garumā, ja saglabājās augsta Eiropas Savienības līdzfinansējuma proporcija, tad, manuprāt, var atrast veidu, kā Latvija to var atļauties. Viens veids, ko darīt, varbūt tur tā sākotnējā plānošana, tā sākotnējā izvēle varbūt nebija tik pareiza ar šodienas acīm skatoties, ir sākt par Eiropas finansējumu finansēt staciju būvniecību. Jo stacijas pat par sevi ir komerciāli visietilpīgākie, viskomercializējumākie objekti. Skaidrs, ka tā vērtība rodās stacijās, nevis līnijā. Līnijas uzturēšana, tā skaitā, tas nav tikai uzbērums un sliežu ceļš. Tās ir visas pārējās sistēmas, signalizācijas iekārtas, komunikācijas iekārtas, elektrifikācijas sistēma. Tāpēc es saku, šī infrastruktūra ir daudzslāņota, tehnoloģiski ļoti intensīva būve, ekosistēma, un tur bija iespējams izdalīt, teiksim, kas ir tie aktīvi, kurus var finansēt, tā skaitā iesaistot privāto kapitālu, privātas investīcijas. Šajā gadījumā Latvija investē ļoti daudz stacijās tieši to Eiropas naudu, un beigās sanāk, ka, lai uzbūvētu visu pamatlīniju vairāk nekā 200 km garumā caur Latviju, tur tās naudas īstais nepietiek. Tāpēc es saku, šis patiešām ir nozīmīgs izaicinājums. Mums vakardien bija budžeta seminārs ar Finanšu ministrijas kolēģiem. Skaidrs, ka arī viņiem šobrīd nav precīzas atbildes. Bet viņiem arī nevar būt atbildi, jo tas, es domāju, ir politisks jautājums jau tādā Baltijas un Eiropas līmenī. Jāiet un jācīnās. Labi, es domāju, ar šo tēmu liekam malā. Tur, es domāju, mēs vēl gadiem vēl par viņu diskutēsim. Bet, jā. Jā, jautājums no zāles, un jautājumu uzdod Artūrs Saveļos, lidostas valdes loceklis. Jā, sveiki visiem. Prieks visus redzēt. Man vienkārši komentārs, kāpēc ir sadārdzinājums, jo mēs lidostā Rīga diezgan cieši strādājam ar Rail Baltica projektu ieviesējiem, un ļoti liela daļa infrastruktūras tiek būvēta tieši lidostā Rīga. Un tas sadārdzinājums veidojas arī dēļ dīkstāvēm. Un tās dīkstāvs rodas dēļ finansējuma kārtības, finansējuma piešķiršanas kārtības. Tātad Eiropa piešķir finansējumu pa paketēm, un bieži vien ir tā, ka tā nauda ir nepieciešama ātrāk nekā viņa tiek piešķirta, un tad, ko dara būvnieks? Būvnieks pārtrauc visus darbus, tikmēr inflācija iet uz augšu, materiāli kļūst dārgāki, būvniekam rodas dīkstāvi. Līgumā tas arī ir atrunāts, un tā tas viss izmaksas pieauga. Mums bija autostāvvieta, mums bija jābūvē autostāvvieta, viens piemērs, pamatam šķembām naudu pietika, asfaltam virskārtai nē, mēs gaidījām pusgadu no Eiropas naudu, lai varētu pabeigt asfaltēšanas darbus. Tas viss maksā naudu. Punkts vietā, jā, laiks ir nauda, es domāju, tas ir diezgan skaidrs, un tas ir viens no iemesliem. Kāds var atbildēt? Jā, tā ir tiešām, es pilnībā piekrītu, ja tā ir finansējuma problēma, jo paskatāmies arī tad varbūt otru piemēru, Rīgas centrālā stacija, tur tas inženieru korpus, kas strādā šīs stacijas gan projektēšanā, gan arī visu būvdarbu vadībā, ir apmēram 100 inženieri, turklāt starptautiska komanda. Un, ja tie darbi neiet ar pilnu jaudu uz priekšu, tad, protams, tās izmaksas uzreiz ir relatīvi lielas, jo šī inženieru komanda, protams, ja ir šeit, tad viņi strādā. Un viņi strādā maksimāli ātri, maksimāli kvalitatīvi, bet, ja teiksim, šajā gadījumā nav tās finansējums neiet secīgi un ar pietiekamu jaudu, arī tad līdz ar to šie darbi iet lēnāk un relatīvi tad dārgāki. Mēs netiekam no šīs tēmas ārā, vēl turpinās. Igauni arī būvē pa priekšu viaduktus, tātad vēl līniju nav, bet pie tam šo darbu daļu viņi atdod vietējiem biznesam, saprotot, ka tos lielos dārgos tehnoloģiski ar dzelzceļu saistītos lietas būvēs drīzāk tie kompānijas, kas kaut ko tādu darījuši. Tātad viņi jau izdala no projekta to, ko var pacelt vietējais, ko vietējie ceļnieki prot. Otra sadaļa. Jā, katra pietura un tas Park un Ride pēc būtības ir biznesa platforma. Un tā, kad mēs āģos pirmo reizi, mums bija Cernikavā priekš tā velo celiņā vai mobilitātes projekts, patiesībā viņš ir ļoti sarežģīts projekts, tāpēc, ka, kas ir publiskā funkcija, ko pašvaldība tur vispār drīkst darīt? Pieaugt elektrību un nobruģēt.
kaut vai uztaisīt uzlādes punktu, kur beidzās un sākās pašvaldības atbildība, vilkt līniju, likt transformatoru vai to štepseli, rozeti veidot. Tātad šī ir daudz pušu finansēšanas platforma, kur ļoti svarīgi pareizi izveidot apakšas un kurš pa ko maksā, kurš priekfinansē, kurš refinansē. Tātad, jo jaudas nevilks katrs ar spainīti, kāds uzliek trafiņu, pēc tam pārējais saskalda. Viņš ir ļoti sarežģīts projekts, kur, es teiktu, Latvijā pat nav īsti pieredzes, kā to darīt. Un Rail Baltica ir ļoti līdzīgs, jo katra pietura ir biznesa platforma. Tātad cilvēki ir nauda. Un šobrīd par to neviens nedomā. Arī to, ko mēs redzam dzīvē, tur, kur iet gar satiksmes ministriju šis 100 metru koridors, saprotiet, tas, kas tur visticamāk uzprojektēts, ir vienkārši priekš infrastruktūras, lai tur stāv tās sliedes, tur atbalsta sienas, tam līdzīgi. Bet plaknē, kas varētu būt biznesa platforma visādiem mazajiem biznesiem, ne jau tām lupatu būdām, kas ir šodienas centrāla tirgu, bet rītdienas kafejnīcas un tā tālāk. Ja? Tā infrastruktūra netiek projektēta. Tās privātās naudas, kuras teikt, jā, mums ir interese, pēc 5 gadiem mēs varētu apkalpot to bagāto turistu, viņi tur netiek laist klāt. Tur viss tiks aizaudzēta zālīt, nobruģēts, un tad tikai mēs sāksim domāt, ka tur vispār derēja ūdensvadu, elektrību, optiku un tā tālāk. Ja? Tad mēs nemākam vienlaicīgi veidot daudz slāņu projektēšanas platformu, kamēr vēl viss ir sarakāts. Ja? Es vienkārši stāstu to, ko es redzu un kas varētu notikt, ja mēs drusku labāk sadarbotos. Taisnība, jā, un Briškana kungam noslēdzošies pie šīs tēmas komentārs, lai mēs tiktu vēl pie citām tēmām un tad gan ejam tālāk. Pavisam īsi rēģējot uz ministra kungu, es piekrītu ļoti tiem akcentiem. Es gan nepiekrītu, ka neviens par to nedomā, jo vismaz mēs savulaik starptautiskā kopuzņēmumā to redzēt tajos pētījumos, kas ir ar starptautiskiem, tiešām zinošiem partneriem izstrādāti. Problēma tajā, ka tos neņem vērā. Mēs esam runājuši arī par to, kā Rail Baltica gan visu to ekosistēmu, gan īpašas stacijas, kā viņas komercializēt, ka tā nav tikai mobilitāte, tur nāk loģistika, tur nāk visa veida pakalpojumi, tur nāk arī digitālie pakalpojumi. Un otrs, tas, ko es jums precīzi piekrītu, un atkal par to ir bijuši pētījumi, kurus vienkārši mūsu gadījumā satiksmes ministrija nav ņēmusi vērā, jo ir šī apsēstība ar būvniecības šo lineāro procesu. Ir tas, ko jūs sakat, mēs to saucām savulaik par vienas lāpstas principu, ka tajā brīdī, ka jums ir 900 km būvbedre cauri visām Baltijas valstīm, skaidrs, ka ir jāsinhronizē visa veida infrastruktūras vienlaicīga, sinhronizēta izveide. Jo, piemēram, Rail Baltica infrastruktūrā katrā pusē, piemēram, ir kabeļu kanalizācija, kur iespējams iepūst optiskos tīklus, tur ir 5G torņu infrastruktūra, kas tiek izmantot dzelzceļa signalizācijas komunikācijas iekārtām, ko var arī izmantot komerciālam nolūkam. Šeit es pieņemu Vārupē arī gan pie lidostas, gan Jaunmārupē pie stacijas arī būs torņu infrastruktūra, kas nākotnē nodrošinās 5-6G pārklājumu bāzes stacijas un vispārējo. Par to patiešām netiek domāts gan satiksmes ministrijā, gan, diemžēl, arī līdz šim valdībā kopumā. Nu, ko, savēlkot kopā šo tēmu par to plānošanas. Viens punkts ir jāplāno kompleksāk, es saprotu, ko es paņemu līdzi no šīs diskusijas, kas faktiski izriet, un tad nāk prātā man vēl tāda Raikina, tāda ļoti sena padomu laika filma, kur viņš tur atnāk tā kā uz rūpnīcu, kur viņam tāds uzvalks, tāds viena roka garāka, viena īsāka, pogas, tur kaut kā šķības, viss tur kaut kā slikti. Ja viņš aiziet lamāties tur rūpnīcu, kāpēc man tāds, kas tur notiek, ko jūs vispār nodarbojaties? Un tad viņš tur pie viena, pie otra, pie trešā, un tad viņš tur tiek pie kaut kāda viena no tiem darbiniekiem, kurš ir gatavs viņu beidzot runāt. Un viņš saka, ko jūs man braucat augumā? Es šuju pogas, pastieties, kā ir piešūtas pogas, viņas noraut nevar, ja? Un tad tur katrs to savu darbiņu tā kā izdara labi, bet kopā tā bilde ir tā kā ir. Tā ir viena lieta, otra lieta, es saprotu, ka nav absolūti vēl skaidrības, kas būs ar to finansējumu. Nauda ir lielāka nekā bija sākotnēji aplēsts, un tur ir vismaz 3 virzieni. Viens ir kopīgiem spēkiem jāsitās Eiropā, lai dabūtu šo finansējumu. Punkts 1, punkts 2, skaidrs, ka būs vajadzīgs pietiekami liels valsts budžeta līdzfinansējums tam pasākumam, savādāk nevarēs. Un trešais virziens, kas šķiet vispār pagaidām laikam nav, un tas ir kaut kāds nosacītais PPP virziens, kas arī te izskanēja, kas varētu amortizēt kaut kā to vajadzīgo finansējumu. Bet PPP tēma, man liekas, Latvijā ir nekomentējuši. Jā, laikam tur ir 1 vai 2 projekti faktiski pa daudziem gadiem.
Bet tas varētu, laiks vēl ir, ja kaut kā to PPP noliek uz kājām, varbūt arī, ka var projektu kaut kā piefinansēt. Un trešā lieta, ko es paņemu līdzi, noteikti arī tā pati projektu vadība, pārvaldība droši vien, kad ir un būs izaicinājums, lai iespējams no Bentley mēs nonākam pie kaut kā mazliet, tikpat laba, bet varbūt bez tādiem zīmoliem, bet tikpat efektīvi un vajadzīgi. Lai ir vienkārši lētāk, un tur ir virkni lietas, dīkstāvs tēmas un tā tālāk un tā joprojām. Ejam tālāk. Rail Baltica mums ir tāds lielais projekts, un mēs tiešām ceru, ka vēl izdosies piedzīvot, iekāpt tajā vilcienā, ne? Un kaut kur varēs tiešām aizbraukt. Bet ejam tālāk pie tādas šodienas tematikas, un proti tas ir integrētas sabiedriskā transporta tīkls, un faktiski tas, ko mēs jau te kā Enis kungs teica sākumā, jau daudzus gadus mēs esam runājuši, darba grupas, plāni, viss kaut kas, un tā Rīga, mēs ļoti labi zinām, daudzi strādā Rīgā vai dzīvo Rīgā, strādā kaut kur pie Rīgā vai otrādi, un mēs te visu laiku rotējam turp šurp. Sāksim droši vien ar Karīnu. Miķelsons kundze šķiet, laikam bija tās darba grupas slavenās vadībā, un kāda ir fotografija, kāds ir status ar to integrēto sabiedrisko tīklu Rīgas areālā, kur mēs šobrīd esam? Vadībā nebija, bet dalībā noteikti bija. Jā, diezgan garu posmu, un te ir arī tā kopējā aina, jo patiesībā mēs gribam redzēt Rail Baltica atsevišķi, bet viņš arī ir daļa no šī kopējā integrētā tīkla. Un šeit jau tika pieminēti arī šie instrumenti, kas jau šajā plānošanas periodā, kam par mērķi grupa strādāja, lai to saintegrētu kopā. Un tas neiet tik raiti, tas vispār neiet raiti. Bet cik tā darba grupa, kad viņi sāk un cik viņi ilgi strādā? Tātad viņi ir satiksmes ministrijas paspārnē. Absolūti, jau ir 3. gads. Un jāsaka, ministru kabineta noteikumi jau ir tai finiša taisnē. Un šobrīd te izskanēja šie pētījumi, tad šobrīd arī top pamatojumi jau konkrētajās pašvaldībās, jau šīs te ietekmes gan investīciju piesaistē, faktiski tehniski, ekonomiskie pamatojumi, kā un kam būt. Bet pa šo laiku tieši tas pats sagaida arī šos projektus, kas ir ar Rail Balticu, jo finansējuma grozs bija saplānots un sasniedzamie mērķi bija saplānoti, kā šodien par to finansējumu būs realizēt un sasniegt tos mērķus, un mērķi jāsasniedz visiem kopīgi, savādāk mēs nevaram viņus attiecināt un izpildīt, bet vai un cik lielu daļu tas viss noseks no tām vajadzībām, šobrīd nav skaidrs. Darba grupa ir izvērtējusi paralēli, ir strādājusi arī Rīgas plānošanas reģions. Šeit ir atkal tāda sinerģija, vai viņi ir strādājuši paralēli speciāli, lai viens otru pārbaudītu, vai vienkārši tā ir sanācis. Bet pēc būtības pētījuši un vētījuši vienu un to pašu teritoriju. Un šis mobilitātes punktu jautājums, droši vien kā viens no tādiem spilgtākajiem ir Baltazara piemērs, kur sadurās arī šīs visas intereses valsts, Latvijas dzelzceļš, dažādas pašvaldības un galā lietotājs. Lietotājs ir ļoti interesēts, lai būtu šāda park and ride stacija, kas ir faktiski mobilitātes punkts šodienas tajā mūsu izpratnē, kur sadurās, kad zeme piekritīga vieniem, viena pašvaldība ir lietotāji, citas pašvaldības iedzīvotāji būtu pakalpojumu ņēmēji, saņēmēji, un vēl cita pašvaldība, proti, piemēram, Rīga sniegtu pakalpojumu, un pa vidu visam ir Latvijas dzelzceļš, kur mums vajag audzēt to kapacitāti un pārcelt šo sabiedrību. Patiesībā tāds viens mazs elements parāda to visu sinerģiju starp tiem dalībniekiem, katru pašvaldību un arī to reģionu kopā. Un tad tā virsvadība šobrīd joprojām ir it kā satiksmes ministrijā, bet lokāli piekritīga katram individuāli. Kas ir tā sajūta par iemesliem, kāpēc netiek uz priekšu? Viena no draudzīgākajām vidēm, īpaši Zoomā vispār. Bet Māris ļoti jau nevar sagaidīt savu kārtu teikt, kāpēc netiek uz priekšu. Patiesībā jau lokāli tiek uz priekšu. Katrs individuāli tiek uz priekšu. Bet, kad to liek bildi kopā,
sanāk, kad Atkal par to uzvalciņu, es to pogu piešoju. Precīzi. Un ir ļoti daudz šo te funkcionāli atšķirīgi atbildīgo, un kas ir tas viens, kas turētu visu kopā, un šobrīd pieklabo. Pēc būtības ir it kā satiksmes ministrija, bet cik liela teikšana satiksmes ministrijai, piemēram, ir par konkrēto pašvaldību, pat par savu uzņēmumu Latvijas dzelzceļš. Un tur ir ļoti daudz šo dalībnieku, katrs ar savu abi ar lielo burti. Jā, Spriņģokungs rāvās pie vārda, es saprotu pie šī, jā? Man ir jāatzīst, ka tāda 43 novadu veidošanas reforma ir bijis nevajadzīgs projekts, jo mēs faktiski neatrisinājām to mēroga, jeb sadarbības nepieciešamību, kur mēs šodien ļoti skaidri redzam. Transporta sistēmā ir vajadzīgs kaut kāda lēmuma pieņemšanas platforma, kurā ir nozare, satiksme, pašvaldības, Rīga, Pierīga, un kopīgs finansējuma modelis, kurš nav gluži pašvaldības met cepurē, bet kaut kāda, nauda, kas ir iezīmēta tikai reģionāla labuma projektiem, piemēram, parku un raida projektam. Tā vietā mēs 4 gadus ņēmāmies, Varakļāni pa labi, pa kreisi, Valka liela vai maza, Mārupē, Piņķi kopā vai atsevišķi. Mēs ņēmāmies ar ļoti sekundārām lietām, kuru izdzīšana ar lielu spēku patiesībā neko nedod. Mēs tā kā sadzinām ragos pašvaldības dažas, bet viņa nav vērsta uz to pamata problēmu. Mums ir jāsadarbojas starp valsti un teritoriju. Un tātad, jo ātrāk to valdība sapratīs, jo arī man neizdevās Kariņam palaist. Es viņam uzrakstīju jau mājā, ka jātaisa reģiona attīstības komiteja pie ministru kabineta, kurā tad vismaz nozares savstarpēji koordinē, kaut vai skolu tīkla, vai slimnīcu, vai policijas tīkla kontekstā savu politiku. Jo tikko tu sāc runāt par skolu tīklām, jādomā, kā tie bērni aizbrauks, kurš pirks autobusus un tā. Kamēr mēs šito neizdaram, mēs klupsim un buksēsim, nav cita ceļa. Mums jāveido starp valsti un pašvaldībām sarunu platformu. Jo tas, kas ir arī izveidojās dabiski, lielo pilsētu asociācijas, viņi jau neveido reģionu. Tās ir saliņas, tie punkti. RACE, reģiona attīstības centru asociācija, tas ir 21 pašvaldību bijušie rajonu centri. Rīga, Pierīga, labi, to mēs saprotam, tur loģisks tas veidojums, bet tas, ka reģionālā kopīgi jāplāno nozarē ar visām iesaistītām pašvaldībām, to sarunu platformu mēs neesam izveidojuši. Bet kādai viņai vajadzētu būt pareizi? Tad, ja ir, problemātika, kā viņu risināt? Es teiktu, ja mums ir 5 plānošanas reģioni, kuriem piestiprināta aģenta plānošanas, attīstības šis plānošanas reģions, kas ir maza, bet tomēr administrācija, es to sasietu kopā lēmumu pieņemšanu, izpildu struktūra, un ministrijām ir obligāts pienākums savas nozaru lietas plānot reģionāli. Tātad satiksmes ministrija Rīgas reģionā integrēti plāno mobilitāti Rīgas ostai, kura nav plānota. Atbildu par saviem vārdiem. Rail Baltica, kuru, kā mēs dzirdam, mērus, katrs redz tikai savu teritoriju, tālāk mūs neviens neinteresē. Ja? Šīs lietas ir jāplāno reģionāli. Tad Rīgai, Pierīgai ir viens problēma loks, Vidzemē ir jāizdomā, ko tad darīt ar tām 2 Salacgrīvas stacijām. Vajag, nevajag, finansēsim, nefinansēsim, te raujam viņas no tā tehniskā projekta. Bet vienalga tādiem vidējiem prātiem, lai es saprotu. Tātad, pieņemsim, tur tas mobilitātes punkts, Pierīgā kāds konkrēts. Kurš tad beigās, kāds ir tas ideālais modelis? Tātad, vai satiksmes ministrija ir tā, kura konsultējoties ar konkrēto teritoriju pašvaldībām pasaka, būs šitā un iedod, tur Eiropas naudas vai tam līdzīgi? Vai tas ir tas plānošanas reģions, kurš tad pieņem to gala lēmumu konsultējoties ar... Kurš ir lēmumu pieņēmējs, tavuprāt? Kādam vajadzētu būt? Es saprotu, ka nozaru ministri, tātad, lai tas projekts notiktu, ir vajadzīgi visu pušu piekrišanai. Šobrīd
ar to nepietiek, ka satiksmes ministrija saka, ka mums nav iebildumi, bet jūs tur paši saskaņojiet. Pašvaldība saka, labi, mēs būtu savā mežā gatavi nocirst kokus, uztaisīt laukumu, bet kurš man par to samaksās? Jo labumu guvēji ir citi. Kamēr nav sakārtots lēmumu pieņemšana un finansēšanas avots, un es runāšu konkrēti, tātad reģionālam fondam ir jābūt iezīmētam nevis uz valsts projektiem vai pašvaldību, bet uz reģionālu labumu projektiem. Tur, kur šis labums ir plašāks, kā tai pašvaldībai, kurai jācer tas mežs. Ir jābūt naudai, kuru nevar paņemt citādi. Tad ideālais modelis ir reģionālais fonds, tad finanšu līdzekļi šāda tipa projektiem, bet lēmums par to izlietošanu pēc konsensusa principa pieņem droši vien plānošanas reģions plus nozaru satiksmes ministrijas persona. Tādā veidā. Pareizi? Jā. Nepietiek ar to, ka pašvaldība grib un kāds cits, lai samaksā. Visiem ir jāgrib vienādi. Sapratu. Ja šī griba nav, tad tas projekts ir muļķīgs. Viņu nevienam nevajag, tas nozīmē. Okay. Tā, uz šito pustā mums jau rinda sāk veidoties. Tā, Iebkungs bija pirmais rindā. Es būšu īs. Raugoties uz šo situāciju, man liekas, ka tas ir diezgan skaidri jūtams, ka tas ir stāsts par centrālu vai necentrālu budžetēšanu šitajā stāstā. Un tur droši vien, ka prasītos kaut kādu mazliet lielāku ministrijas iesaisti, jo ne man jums to stāstīt, jūs to zināt labāk par mani, ka vispār pilsētu mobilitāte ir milzīga tēma un būs milzīga tēma tuvākajos 10 gados. Un tur ir jautājums par to, cik lielā mērā mēs iesaistam to kompetenci un arī to naudu, kuru pilsētu mobilitātei grūž iekšā Eiropas Savienības. Runāju konkrēti, piemēram, apvārsnī Eiropa ir misija, kas nodarbojās ar šito, lai palīdzētu pilsētām un aglomerācijām kļūt zaļākām, kļūt draudzīgākām lietotājiem un tā tālāk. Un tur, protams, tā nav tāda lieta, ko var tīri tādā pašvaldību politisku dīlu rezultātā iegūt, vai ne? Tas ir kaut kas tāds, kur it kā prasītos tomēr kaut kādu pāraudzību no atbildīgās ministrijas puses. Paldies. Tā, Jānis paturpina. Šeit ir 3 būtiski jautājumi. Man bija runāt vienu piemēru sabiedriskais transports. Man bija ļoti laba saruna ar Great Manchester, kuriem bija tieši tās pašas problēmas, kas mūsu Rīgas metropolē. Viņiem arī bija saraustīts sabiedriskā transporta tīkls. Mums uz ādažiem vet ATD, vet Rīgas satiksme, Mārupe tieši tas pats, Rīgas satiksme, Vastina piemērs. Vastinam nevar, ATD piedāvāja atsevišķu maršrutu Vastinam, tāpēc, ka tur nav pieturas, viņiem lētāk ir uztaisīt savu maršrutu nekā piemaksāt Rīgai par papildus 2% pie maršruta, jo mums ir noteikts precīzi 30%, kas ir ārpus pilsētas, un to drīkst vest tik līdz ir ārpus 30%, mēs vairs nevedam. Mēs ejam pie pašvaldībām, pašvaldības sakam, jā, mēs esam gatavi vest, bet piemaksājiet. Rīga katru gadu sabiedriskajā transportā investē vidēji kaut kādi 120 miljonu eiro, kas Rīgai tā ir liela nauda. Mēs aizējam, Salaspīlī pasaka, mēs gribam tur 3 pieturas tālāk maršrutu, dodiet. Mēs sakam, labi, bet tas jums maksās tur 120 000 gadā. Nē, 120 000 gadā no mūsu budžeta. Nē. Mēs labāk runāsim ar ATD, lai viņi noliek papildus maršrutu uz tām pieturvietām. Šis ir tas sadarbības trūkums. Tad ir tās pašvaldības negrib piemaksāt. Sapratu? Man te citēja, pieminēja hashtag ATD, tad es domāju, ka šeit varbūt paskatāmies, manuprāt, šis tēma loks, ko tikko mēs pieskārāmies, ir ļoti, ļoti plašs. Ja? Viens sabiedriskā transporta pasūtījums. Paskatījāmies, cik liela ir Latvija. Ja? Es paņemšu vienu piemēru, Berlīnas Brandenburgas reģions. Pēc teritorijas tās ir 2/3 no Latvijas, pēc iedzīvotāju skaita tās ir kā 3 Baltijas valsts kopā. Tur ir viena sabiedriskā transporta plānošanas pasūtīšanas sistēma, un viss strādā integrēti gan dzelzceļš, gan S-bāns, gan metro, gan autobusi, tramvaji. Un, protams, līdz tam modelim,
Kamēr nonāca, protams, tur arī bija ritīgi klope, bija jārunā starp pašvaldībām, starp Vāciju federālo zemi, arī nacionālām institūcijām, lai panāktu kopējo vienošanos. Bet tā pamatprincips tā izpratnē bija, ka mēs saprotam, ka mēs esam visi publiskā sektora spēlētāji, un galu galā tas ir tik garš, cik plats, nav jau tik izšķirīgi, no kuras kabatas tiek samaksāts, bet ir skaidrs, ka publiskajam sektoram šeit ir diezgan daudz jāieguldās. Gan investīcijās, gan arī sabiedriskā transporta pasūtīšanā un nodrošināšanā. Jānis minēja, Rīga katru gadu iegulda ap 100 miljoniem. Arī valstiskajā, šajā reģionālā pārvadājuma sistēmā valsts katru gadu liek iekšā apmēram 100 miljonus, proti pasažieri, protams, maksā par savām biļetēm, bet valsts piemaksā vēl vismaz tikpat, un ja ne dažkārt arī dažās tīkla daļās vēl divtik, cik pats pasažieris samaksā. Protams, ka šī sistēma ir jāuztur no publiskā sektora puses, bet te ir arī svarīgi saprast, ka sabiedriskam transportam ir dažādi veidi. Ir pilsētas sabiedriskais transports, ir reģionālais transports, un vislabākais ir atrast to balansu. Un Mārs jau pareizi minēja, pilsētas autobusi, protams, ir lielāki, viņi arī eksploatācijā ir dārgāki, bet te ir jāskatās gan uz maršrutu tīkla plānošanu, tad tiešām viens integrēts maršrutu tīkls ar integrētiem kustības grafikiem un sadarbība starp sabiedriskā transporta pasūtītājiem. Un šajā gadījumā tā problēma jau nav tikai varbūt Rīgā, šeit Rīgā, Pierīgā, Rīgas metropoles areālā. Jā, tā ir Rīga un valsts, bet, ja mēs skatāmies plašāk, arī pārējās valsts pilsētas tāpat nodarbojas ar sabiedriskā transporta pasūtīšanu. Un tad šeit strateģiski ir jāskatās, cik lielā mērā mēs vismaz šo te pasūtīšanas funkciju varam centralizēt, veidojot, kā es pieminēju, Berlīnas Brandenburgas gadījumā, tas ir sabiedriskā transporta pasūtījuma organizācija, Verkehrsverbund vāciski, jeb transporta apvienība, varētu saukt latviski. Un tad otra daļa par investīcijām. Tā gan būs grūtāk, manuprāt, investīciju projektu plānošana ir pietiekami sarežģīta, un droši vien, ka šie mobilitātes punkti ir viena no sarežģītākajiem kā tādiem, jo tie spēlētāji visticamāk arī, lai ko mēs darītu institucionālā mehānismā, paliks dažādi, un vienmēr būs nepieciešama šī vienošanās starp spēlētājiem. Tur tas risinājums varētu būt pirmkārt jau standartizēt projektēšanas vadlīnijas, jau skatoties arī ar savu vēsturisku atmiņu par Rail Baltiku. Pirmais, ko mēs izdarījām, vienotas projektēšanas vadlīnijas, lai mēs visu saprotam vienādu un ejam vienādu ceļu. Tad skatāmies, kas šobrīd ir izdarīts. Latvijas dzelzceļš pēdējos gados ir izveidojis tādu, kā viņi sauc par universālo platformu standartu. Tas nozīmē, ka šobrīd jau tās lietas tiek standartizētas, un tagad jāiet vienu soli tālāk, arī šeit būtu jāstandardizē droši vien šiem mobilitātes punktiem gan, teiksim, dizainiskā puse, gan arī infrastruktūras puse, arī tie tehniskie parametri, kādā veidā tad mēs projektējam un plānojam. Tas ir diezgan liels izaicinājums, bet tas daļai arī sāktu kustināt šo lietu par kopīgu plānošanu, kopīgām investīcijām. Tā, Briškena kungs, lūdzu pie šī, jā? Es varbūt mazliet vairāk no tādas lietotāja perspektīvas. Mēs droši vien diskusijā pieskarsimies arī stāstam par paradumu maiņu. Es no savas pieredzes, kā Carnikavas pagasta svārst migrants, ja tā var teikt, arī mans ikdienas režīms ir atspols starp Carnikavas pagastu un Rīgu. Un tas, kas man ir pārsteidzis pēdējos 7-8 gadus dzīvojot ārpus Rīgas un šādi migrējot ikdienā, ir tas, ka pagastā, kuram ir tik burvīgs dzelzceļa mugurkauls, ir tik neliela proporcija cilvēku, kas izmanto faktiski caur gadu vilcienu. Un tad, protams, ar tādu profesionālu acis skatoties, es jau pats redzu visu to problemātiku. Kalngals stacijā betona veidņi Latvijas dzelzceļam platformu pārveidēja, lai jaunajos vilcienos varētu iekāpt arī cilvēku ar īpašām vajadzībām un māmiņas ar ratiņiem. Viņi tur stāv jau vairāk kā gadu. Tagad pēdējo 2 nedēļu laikā beidzot ir uzlikts tās pagaidu platformas, kaut kas ir sakustējies. Vienlaikus blakus ir stāvparks, kur, diemžēl, pašvaldība uzliek vēl €1 likmi vasarā, lai jūras apmeklētājiem tā kā paņemtu to taksi, vienlaikus neiedodot ciema un pagasta iedzīvotāju kartes, lai neatbaidītu viņus no šī dabiski veidojošā stāvparka. Ikšķilē uztaisīja vienu stāvparku, viņš bija vienā sezonā pilns, uztaisīja otru, viņš arī bija pilns. Un skaidrs, ka tajā brīdī, kad parādās
šīs mobilitātes alternatīvas, tas autocentrisms aiziet mazumā. Mēs varam, protams, domāt, es pats arī, es braucu ar auto, tad neizbēgam. Viestura prospekts no rītiem vienmēr ir sastrēdzis. Daudarsalas pārvads ir lielisks, tukšā plūsmā viņš 5 līdz 7 minūtes man ietaupa. Bet tajā pašā laikā, līdz ko tu pārvadamies pāri, Tvaika ielā nekāds uzlabojums nebija, tur ir atkal pudeles kakls. Zemo emisiju zonas vēl nav. Ja būtu, tad, protams, tas arī tiešā veidā ietekmētu paradumus, ja būtu, piemēram, iebraukšanas maksa pilsētā vai kā citādi. Bet to drīkst darīt tikai tad, ja ir labas alternatīvas. Ja cilvēks var nokļūt līdz stacijai, viņam nav jāiet cauri tumšam mežam vai ka vienkārši fiziski nav piekļuvi. Ja mēs paskatāmies, 11. autobusus, kas iet uz Jaunciemu, viņam ir pietura pie Carnikavas pagrieziena, un viss, un tur nav nekādas sinhronizācijas. Ir, protams, novada organizētais transports, ATD finansētais, bet sazobes Rīgas transporta nav. Te es pilnīgi piekrītu tiem piemēriem gan attiecībā uz Berlīnas S-bāni un viņa integrāciju ar sabiedrisko transportu, Stokholmas integrēto, aglomerācijas transporta sistēmu. Uz to mums vajadzētu iet, un es noteikti ministram piekrītu, ka jā, kad es esmu izbrīnīts, ka teritoriālās reformas laikā netika sakārtot šie jautājumi par to, kā, īpaši Rīgas aglomerācijā, bet tas attiecās arī uz citiem lieliem reģionāliem centriem, bet īpaši uz miljonu Rīgu. Kāpēc tas netika atrisināts? No lietotāja perspektīvas tas noteikti neveicina paradumu maiņu, un tāpēc mēs joprojām esam tik autocentriski. Ok, bet atgriežoties, tie, kā saka, ir visas iespējas šā brīža valdībai un jaunajai valdībai to visu atrisināt. Mēs arī to novēlam, lai tas notiktos. Bet jā, mēs tiešām diezgan daudz tās tēmas kaut kā mums gaisā, bet man gribās pabeigt to tēmu par to piemaksā par tām vēl 2-3 pieturām. Ja? Proti, kas tur pa problēma? Sprinča kungs minēja, tur Rīga pārāk dārgi prasa, ja? Pa daudz vai. Vienkārši liekas tik loģiski, ja tas maršruts tur iet un vēl 2-3 pieturas pielikt klāt, lai ir lieliskāk. Man, starp citu, sanāk forši, es iekāpu 7. autobusā, es īstenībā braucu, es pārsvarā mašīnu, bet sanāca kaut kādā ar autobusu, man sanāk pie kapiem izkāp ārā, es netālu dzīvoju tur, un man sanāk ideāli. Es pat uzņēmu laiku no stacijas līdz galpunktam 31 minūte, sastrēguma laikā. Es īstenībā šaubos, es ar mašīnu atbraucu tik ātri mājās, domāju, ka diezin vai. Man forši, paldies. Bet jautājums, es dzīvoju tur, bišķi tālāk. Tur jāsteigā tik ilga kājām, ka būtu viss traki. Kā šito risināt? Man 2 piemēri. Pirmais, savā laikā ar Rīgas satiksmi vienojamies, ir tāds 13. autobus, kuram galapunkts ir Babītas stacija. Labāk būtu piņķi. Viss kārtībā. Rīgas satiksmē izlēmjam, Rīgas doma viss atbalsta. ATD saskaņojumu vajag. ATD vienkārši norok. Esot 1 kilometrs pa tālu, un viņi nepiemaksā šo. Viss pasākums beidzās, ja? Otrs piemērs par mobilitātes punktu. Pie Babītas stacijas ir ekscelenta vieta, 2 hektāri privāti īpašumā, gan, kur gadiem stāv tukša. Bija ministrs Tālas Linkaits, aiziet parādīja ministru, ekscelenta vieta, 50 soļi līdz stacijai. Beidz zeme privātā, ieinteresēti, kas ir Rīgas pilsēta un pasažieru vilciens droši vien. Saka, ministrs, savadiet kopā, varbūt var atrisināt. Jā, izdarīšu. Tā līdz šādienai, ja. Nekas nav noticis. Tā kā iespējas ir, tikai vajag vienu tiešām virsvadību, atrast finansējumu, kurš šo zemi, izpērk un uzbūvē šo pārkuģu raici stāvvietu, ja, un būtu kapitāli. Tur būtu pilna viņa momentāli, jo mēs pie Babītas stacijas redzam, ja tur privātiem jākaujās, ja kuriem nepatīk, kas stāv tās mašīnas cilvēkiem, kas atbrauc uz Babītas staciju. Tā viena lieta, kas varbūt tagad nav Rīgas satiksme, bet Rīgas satiksmes viens pārvadātais pasažieris vai 1 kilometrs, rupi runājot, ir 3 dārgāks nekā tam reģionālam pārvadātājiem. Kāpēc? Tāpēc, ka tad Rīgas autobusi tiek kopti daudz intensīvāk, mazgāti. Es nerunāju par nanouduņiem, bet vispār, ja. Viņš ir zemās grīdas, viņam ir mazāka ietilpība, viņš ir ērtāks pasažieriem nekā tie, kas ir ar čemodānu kastu apakšā un tā tālāk. Tātad mēs nevaram vienlaicīgi darbināt 2 sistēmas, tātad, kur vienam biļeti maksās 3 eiro un citam tāds pats maršruts gandrīz paralēli ejot 1 eiro. Tātad mums ir jābūt, manā izpratnē, ja 26. gadā drīkst trešdaļu tirgus ATD maršrutu atdot citā modelī, vismaz tas godiņa pirmais līgums tā kā ļāva, tad uz to būtu jāstrādā. Tātad, ka Rīgas satiksmē mēs atdodam daļu pie Rīgas,
saprotot, ka biļetes visiem paliek dārgākas. Un tas nav tik ideāli, ka mēs visu tirgu atdodam, bet vismaz daļu. Un šīs lietas būtu jādara. Piedodiet, es ar Godiņu cīnījos, kamēr bija plānošanas reģiona vadītājs. Viņam tas viss nepatika vai traucēja un tā tālāk. Es tāpēc skatos uz tevi, tu tagad esi Godiņš 2, ja? Vai PI, kas tu skaities? Es nezinu, bet tu noteikti varētu mūs visus te pamācīt par to spieķu sistēmu un tā tālāk. Ja? Tā kā es tiešām novēlu, tās idejas jau ir zināmas, vienkārši vajag sākt darīt. Un, manuprāt, tas ATD līgums, kurš ļauj vienreiz pārskatīt maršrutus, arī ir jāizmanto. 26. gads ir tuvu. Es vienu starpvārdu tikai par to, ka šī ir arī atbildi, kas palīdzētu to vienoto biļeti mums beidzot ieviest, ko mēs visi tik ļoti labprāt lietojam citur un netiekam pie viņas Latvijā. Jā, Godiņš 2. Jā, tad niknējums sev ir izvēlējis. Es domāju, ka šeit, protams, ir ļoti liels potenciāls, ja stājoties amatā un šobrīd arī katru dienu strādājot ar datiem. Es redzu, ka ir iespējas uzlabot pakalpojumu. Un šajā gadījumā atkal pirmais jāskatās tomēr no lietotāja perspektīvas. Ja? Tad pasažierim, pasažieru ērtība un veidot to piedāvājumu tiešām integrētu. Tas nenozīmē, ka brauc tikai Rīgas satiksme vai reģionālais autobus, bet ir jābūt ļoti labai integrētībai, tā skaitā arī ar vilcienu. Un tas, ko mēs šobrīd redzam, tajā brīdī, kad mums parādīsies tie dzeltenpelēkie vilcieni patiešām arī maršrutā, tad šeit jau parādās labas iespējas labāk sasaistīt un sasiet kopā autobusu ar vilcienu, veidot regulāri intervālu grafiku ne tikai dzelzceļa sistēmā, bet visā sabiedriskā transporta sistēmā. Un tāpēc atkal šie mobilitātes punkti ir ārkārtīgi svarīgi, jo tās ir vietas, kur satiekas dažādie maršruti, vai tas ir autobus vai vilciens. Atsevišķos gadījumos arī tas var būt, piemēram, Rīgā vairākās vietās noteikti ir potenciāls arī autobus, trolejbus. Un tā paradumu maiņa, kuru mums kopā vajag iedzīvināt, ir tas, ka tavs ceļojums ir multimodāls un varbūt ar vienu vai vairāk pārsēšanām. Bet šīs pārsēšanās, lai gan arī tas ir komforta zudums, tomēr ir pietiekami ērtas, lai tu kā pasažieris to neizjustu. Un to sistēmu skatot kopumā, kopējā kontekstā, tad arī mēs varam dabūt iekšā vairāk pasažierus. Un, jā, protams, šeit noteikti ir iespējas uzlabot, un patiešām tas viens no pirmajiem soļiem ir kopīga maršrutu tīkla plānošana. Otrs, par ko mēs varbūt iepriekš arī runājam, tas ir institucionālais modelis, bet tas nav obligāts priekšnosacījums. Protams, vienotā centralizētā modelī ir vieglāk pieņemt lēmumus, bet svarīgi jau ir saprast, kādu plānu mēs gribam realizēt. Ja? Un tur kopīgai plānošanai, manuprāt, šobrīd šķēršļi nav. Bet es saprotu, Ensis kungs minēja, ka ATD visu noraka, tad es saprotu, ka tagad varēs beidzot runāt un būs man ir jāzina, ko tieši noraka, kad noraka. Un kāpēc noraka? Jā, un kāpēc, bet... Mums zinām, Rindē. Vienkārši īsti case study no lidos situācijas. Mēs vairāk kārt lidos pieminējām par to, cik viņi ir svarīgs, valstiski nozīmīgs multimodāls hubs. Un mums strādā, man liekas, 6-7 tūkstoši lidos teritorijā darbinieki. Ļoti daudz no viņiem dzīvo Mārupē. Mārupe nav savienota ar lidostu Rīga. Nevar nokļūt ar sabiedrisko transportu. Mēs gribam piesaistīt vairāk darbiniekus, mums trūks darbinieki. Viņi nevar nokļūt uz lidostu Rīgu. Izdarījām savu mājas darbu, satikāmies, tā kā Ensis kungs teica, ar Rīgas satiksmi. Viņu speciālisti apstījās, kur autobus un kurš autobus var tik pagarināts līdz lidostai tieši no kapiem. Un burtiski pāris kilometri ir jānobrauc, bet viss atdūrās finansējumā. Kurš par to maksās? Jo Rīgas satiksme saskaitīja, kāds būs papildus izmaksas. ATD teica, naudas nav. Rīgas doma pateica, kāpēc mums ir jāfinansē maršruts, kas iet pie Rīgā, Mārupē. Mārus pašvaldība pateica, mums jābūvē bērndārs, tā ir mūsu prioritāte. Un beigās lidosta Rīga, lūdzu, ja jūs vēlaties, maksājiet tik un tik 100 000. Tāda bija reālā situācija, un šobrīd vēl joprojām savienojama lidosta nav no Mārupas. Tā, šito mums vajag kārtīgi, bet jautājums vietā tiešām, nu?
Nē, tas droši vien ir tiešām šis sadarbības modelis starp pašvaldībām un ministrijām. Es gan varētu teikt, ka atsevišķas ministrijas pēdējā laikā tiešām ļoti nāk pretī pašvaldībām. Mēs esam panākuši sen vajadzīgus grozījumus, bet droši vien šis ir stāsts, par ko mums ir jāsēž pie galda visām pašvaldībām ar ATD un satiksmes ministriju. Un jāpanāk, lai nebūtu šis zelta kilometrs un attiecībā uz šim te park and ride visu laiku Rīgai tiek pārmests, kāpēc Rīga nebūvē park and ride pie sevis pilsētā, bet, manuprāt, mēs visi sen saprotam, ka park and ride ir jābūvē nevis Rīgā, bet kaut kur jau labu gabalu pie ārpus Rīgas, un šis ir, manuprāt, pareizais virziens, ko es sadzirdēju, un iespējams šeit arī prasās kaut kāds normatīvs, lai visas pašvaldības varētu salikt kopā, jo tas, kas mums bija, piemēram, ar manuprāt, Ropažu novadu, kur mēs runājām, ka vajag izbūvēt uz Berģiem veloceliņu, un smuki visi satiekamies, izrunājam, un tad viņi saka, jā, bet viņš iet visu laiku pa jūsu novadu. Attiecīgi, ja pa pilsētu mūsu novads tur nepieskaras, neviens metrs nav, un tāpēc mēs nebūvēsim un neiesaistīsimies šajā projektā. Šeit gan pozitīvā ziņa no Salaspils, droši vien Salaspils atkal līdz Zirņu salai Rīgai piedāvājām, mēs aizgājām kopā, un mēs kopā izbūvēsim šo projektu. Viņi savā pusē, mēs savā, bet tā ir sadarbība. Tā. Spriņģukungam komentārs pie šī. Bet es tomēr Rīgai, cik es kādreiz dzīvoju Āģos, tagad dzīvoju Dolas salā, ko daudz nezinu, un paldies par Zirņu salas piedāvājumu, tas mums derēs. Bet tas, kas man liekas pats muļķīgākais, ka visi ATD maršruti brauc uz centrālu tirgu. Kas tā ir pa mistisku vietu? Kāpēc visai Latvijai jānoklūst centrālu tirgu? Besas tur ir. Ja? Kādreiz, kad es biju pionieris, mums bija bērnu pasauli, bija tā, ja? Jo, teiksim, Ādažu galam hubs ir alfa, ja? Jo tas ir, kur mēs visi satiekamies. Ja? Tad viennozīmīgi, manuprāt, ka Rīgai ir jādomā par, kas tā sanāk, rietumu pusi. Tātad tur, kur ir Juglā tās laivu bāzi un tās niedrainās pļavas tukšas, es tur tā kā vizuāli redzu ļoti labu to parku un raidu, jo tur ir dzelzceļš, tramvajs, viss. Kamēr tur, kur ir mūsu tas kakts, tur, kur Pauls Timrots stāsta, tad diez vai jūs tur vilksiet līdz to tramvaju, līdz tam Baltazaram, līdz tam viaduktam. Tā kā nē, man liekas, ka lētāk ir tās slapjās pļavas uzbērt un uztaisīt. Ja? Un savukārt tagad, kur es tagad dzīvoju, tas rajons Rumbula virzienā, tur, kur ir tātad tramvajs iet līdz Doles veikalam, ja? Un tur arī tādi tukšu laukumi nesaprotami ir kaut kāds. Tur padomu laikā nav pabeigts kaut kas. Tur, manuprāt, arī ir laba vieta veidot kaut kādu pārsēšanās punktu, jo, piedodiet, tagad tikko bija 1. septembris, mēs visi sajūtām, Rīga ir briesmīga. Tātad Rīgu sabojā pierīgas iedzīvotāji, kuri ved bērnus. Kāpēc viņi ved bērnus? Tāpēc, ka nav īsti normāli, kur izmest, lai viņš forši pārsēstos. Un šis ir milzīgs potenciāls, kā mēs varētu atslogot centru, dabūt tīrāku gaisu. Un ir Ogrei jāizdara savus, Salaspilī savus, Āģiem savus, bet man liekas, ka arī Rīgā ir jāveido kaut kāda ziemeļu, dienvidu, austrumu, rietumu. Es nemāku pateikt 4 vai 3 vai 2, bet ir vajadzīgs šīs pieturs. Un ATD nav jābrauc uz centrālu tirgu. Viņi var Juglā izmest visus ārā, brauciet, kur jūs gribat. Tā ātri atbild uz šo. Jā. Droši vien man ir jāatbild, Māri. Es nezinu atbildu uz šo, kāpēc viņi brauc uz centrālu tirgu. Acīm redzot, tā ir kaut kāda vēsturiskā tradīcija, bet arī varam pamēģināt. Es kaut kād pāris dienas atpakaļ pamēģināju atrast arī šo autobusu galpunktu, vienkārši kā lietotājs. Tur vajag augstāko izglītību, lai tu saprastu, kādā veidā nokļūt. Protams, tur arī man jāsaka paldies arī Rīgai. Ja? Šobrīd, protams, tie ir būvdarbi, kas lielā mērā rada to sajukumu, bet pat tiešām ļoti daudziem transporta līdzekļiem nevajadzētu iebraukt Rīgas centrā, jo ar vienu nelielu pārsēšanos, un pat ja tas gaidīšanas laiks ir 10 vai 15 minūtes,
piemēram, pārsēžoties uz vilcienu, centrā būtu daudz ātrāk. Un es arī aicinātu jūs visus mazāk kritizēt varbūt šajā gadījumā Rīgu, bet vairāk izmantot dzelzceļa transportu savā mobilitātē ikdienā. Tā var centrā šobrīd nokļūt tiešām ātrāk. Nav jāsēž sastrēgumos. Nu, vienīgi tas vilciens uz kapiem nebrauc man, diemžēl. Tā, Vaivod kungs. Jā, nē, šeit es droši vien pateikšu, ka Rīga jau ir sākusi darbu. Mums ir tieši atvesaļošanās noturības mehānismu ietvaros ir paredzēts šis metrobus uz IKEA, kur mēs būvējam mobilitātes punktu, kur paredzam gan šis iebraucošais transports, ATD transporta pieturvieta, kas saslēdzas ar mūsu metrobusa līniju, skatoties Salaspils virzienā, Dolas lokācija nav veiksmīga. Savukārt Višķu ielā tur pavelko tramvaju, un šobrīd šis projekts tiek realizēts, ka līdz Višķu ielai aizvelkas tramvajs, un ir šis mobilitātes punkts, kur arī autobusu satiksme apstājas un izlaiž šos. Jā, šis ir viena problēma, bet tā ir problēma, ko mēs dzīvojam jau 30 gadus neatkarīgā valstī, bet joprojām neesam atrisinājuši. Jo tas, kurš brauc ar šo te piepilsētas autobusu, viņš nav gatavs izkāpt un samaksāt to papildus €50. Viņš grib, lai viņu aizveta līdz šai stacijai, jo viņam no Sauriešiem ar šo starppilsētas autobusu sanāk lētāk braukt. Un šeit ir tas, ka mums nedrīkst būt paralēlie maršruti ar ATD īstenībā. Jā, bet ļoti, mums īstenībā kaut kā tā no sākuma tā lēnām, un tā, ka uz beigām tā viss ir tik daudz mums laiks lēnām. Kopš Pierīgā dzīvo 180,000 iedzīvotāji, ir jāsaprot, ka ir būtiski pieaugusi mobilitāte Pierīgu uz Pierīgu. Ja? Nu, piemēram, es īstenībā Dolsalā dzīvoju 11 gadus, un tad no Salaspils brauc karavīri uz Ādažiem, bet viņi nebrauc pat taisno pa apveceļu, viņi brauc caur centru. Vai arī ir jaunā novada reforma. Vangaži tagad ir pie robežiem. Lai tas nabaga Vangažu tantuks nokļūtu Ulbrokā, viņam ir jābrauc, ja nemaldos, līdz Teikai. Tad tur jāmaina viens vai, es nezinu, cik transporti. Viņš pat savā novadā nevar normāli nokļūt pa taisno, jo tur nav. Tas ir mākslīgs novads, bet vienalga, ir taisnāks ceļš. Tad sanāk, ka mums tie politiskie lēmumi neiet kopā ar citām sistēmām. Ja? Es te runāju par skolu tīklu. Kas būtu, ja vienu skolu slēgtu, var jau tur kaut ko iekonomēt. Ja ir blakus lēmumi, rekur transports, rekur autobus. Ja nav izveidots koordinācijas mehānisms pie ministra kabineta, tad tu vari zīmēt Excelī, ko gribi. Nekas jau nemainās. Kamēr šaurā vieta nav atrisināta, nekāds tīkls nav pārbūvējams. Un tā ir visur. Tad mums būtībā ir jāveido šobrīd starp nozaru platformas, kur ministrijas runājas ar pašvaldībām vai reģionu. Tāpēc man patiktu reģions, jo 43 vienalga pa daudz dialogu priekš ministrijas. Ja ir 5 plānošanas reģioni, tie ir 5 dialogu vietas. Okay, idejas sapratam tā, Mārs pieminēja šo te Pierīgu. Mēs kā reiz nākot uz šejieni ar Edīti runājam, viņai kā reiz sanāk. Viņai jābrauc cauri Mārupē. Rīgas pilsētas iedzīvotājs, kreisais krasts, paldies Dievam, strādāju Olainai. Tad pārstāv arī Rīgas uzņēmēju biedrību un Olainas novada uzņēmēju darbības atbalsta centru. Mans maršruts iet, caur Mārupei jau daudz gadus, agrāk Babītas novads un tagad Mārupa. Paldies, ka beidzot A5 kaut kas mums tur notiek, uzbrauktuve, sāk kaut kas mums tur veidoties. Bet tā būs sāpe tagad veselu gadu, bet kaut kā pārdzīvosim, jo būs skaisti. Tas, ko es redzu, apveceļš, plūsma ir milzīga, novads. Tur par apzīšanu vispār vairs nav ko domāt. Ļoti labi, kad ir uzliks mums tagad tas radars. Ja, visi ļoti skaisti brauc uz 90, tiešām neviens nepārkāp malači, bet plūsma ir milzīga. Par pārsēšanos. Laikam es mēģināju, tad, kad es sāku strādāt Olainē, es mēģināju braukt ar sabiedrisko transportu. Vai 15 minūtes ar kājām plus vilciens no Zasu lauka līdz Torņkalnam un tad no Torņkalna līdz Olainai. Tas prasīja stunda 10. Jeb autobus, kurš mēdz nokavēt vai neatbraukt. Un tad vilciens,
kur stacijā bija jāgaida vēl kaut kāds 15 minūtes. Torņkalna stacija ir diezgan pabaismīga. Mašīna 35 minūtes. Nu, nepārsēdināsiet jūs mani. Nepārsēdināsiet. Ja? Tad, kad es strādāju Rīgā un strādāju iestādē, kas atradās turības teritorijā, tad es braucu ar autobusu. Arī ar 2 autobusiem. Jeb braucu ar 1 autobusu un tad vēl 15 minūtes gāju ar kājām. Tā kā šie jautājumi ir ļoti komplicēti. No sākuma bija jautājums, kā to uzņēmēju pārsēdināt uz sabiedrisko transportu. Uzņēmuma vadība nebrauks ar sabiedrisko transportu, jo viņš ir mobils. Nav tā, ka uzņēmējs cauru dienu sēž pie datora vai kabinetā. Viņam ir jātiekās ar klientiem, jāizbrauc uz ministriju, jāizbrauc uz novadu, jāizbrauc vēl kaut kur. Nav tā. Lielie uzņēmumi, vismaz tie, kas strādā ārpus Rīgas, dažiem ir fantastiskie piemēri, arī Olainei, uzņēmumi darbiniekus pārvadā ar autobusiem. Ja bezmaksas transports savāc kaut kur, tas pats mūsu lielais flagmanis Olainu farmas, brauc līdz Ziepniekalnam, izsēdina darbiniekus, ved viņus tālāk uz Olainu. Un tā ir, man liekas, cik es zinu, ādažu biedrības vadība man ir stāstījusi, jūs vedat no Limbažiem, no Salasgrīvas, bezmaz, no visurienes. Ja. Uzņēmēji paši mēģina risināt to jautājumu ar kopā braukšanu, ar finansēšanu. Šobrīd tieši Olainas pašvaldība mēs aptaujājam uzņēmējus par to, vai viņi būtu ieinteresēti viņu darbinieki pašvaldības sponsorētā autobusā no Olainas stacijas uz industriālo zonu, jo tur arī ir gabaliņš, ko iet. Un tas autobus, kas mums tur brauc, kādreiz, kad nebija Nordeka, tad bija viss kārtībā, viss bija labi. Tagad ir problēmas. Ļoti daudz autobusu izkrīt, ja tu nevari paļauties uz to autobusu. Tā ir tā lielākā sāpe. Ja. Un no rīta to, ko es redzu Olainai braucot 8, kad rūpnīca sāk strādāt, cik liela plūsma ir iekšā, tik ir ārā. Nav tā, ka visi strādā Rīgā. Rīgā baltās apkaklītes, ja ministrijas un pašvaldība pirmdienās un piekdienās strādā attālināti, joprojām, ja, tā kā nevajag, viņi tikai Rīgu piesārņo 3 dienas nedēļā, jā, zinu, joprojām jūsu pašu kolēģi no attīstības departamenta, tā kā arī valsts kancelēja, tā kā viņiem viss notiek. Es varētu runāt daudz, Jānis to zina, pietiks. Man šodien, laikam, pietiks. Man tomēr gribās pabeigt to lidostas stāstu, ne? Tas tomēr ļoti svarīgs jautājums. Kā tad ir? Mārups saka, kā mums jābūvē bērndārs, mēs šito nepiemaksāsim. Pareizi? Mēs tā sakam. Labi. Ja tagad lidost iet pie jums un saka, jums tur bišķiņ jāpiemaksā, tur jau nav tālu, es tiešām zinu. Šobrīd man ir pirmā dzirdēšana par lidostu. Mums ir tāds 25. autobuss, kas ir līdz Tīrainei. Un viņš iet arī, laikam, dienā tikai dažas reizes līdz galam. Un Rīga, mēs palūdzām Rīga, lai visi maršruti, lai visi reisi būtu līdz Tīrainei. Tie sanāca gadā kaut kādi 72,000. Priekš Mārpas, teiksim, tā nebūtu milza nauda, bet kaut kur iestrēdzis šis risinājums, jo Rīgas satiksmes solīja piedāvāt konkrēti, tā mēs konkrēti arī domājam lemt, teiksim, bet tā, ka tas lēmums nav no Rīgas satiksmes atnācis, tāpēc nekas nenotiek. Par lidostu es tiešām nemāku atbildēt, es tik zinu vienu, ka Vastins, ko jūs minējāt, laikam, mēģināja finansēt vienu šo te maršrutu, pāris vai 3 mēnešus caur ziedojumu pašvaldību, un mēs maksājam, faktiski viņš tas maršruts tika likvidēts, jo nebija, kas brauc. Jā, it kā sākumā, tik daudz darbinieku, tu brauks, nebija, kas brauc. Kas būs ar lidostu, no kurienes tad viņam jāiet, ar kurieni jāiet uz lidostu? Grūti pateikt, jo Mārupē jau lidostā strādā gan Babītas iedzīvotāji, gan Mārups, gan Jaunmārups, ja teiksim, tas ir diezgan tāds plašs loks, no kurienes braukt uz šo lidostu. Kā to visu salikt vienā maršrutā, es nemāku atbildēt šobrīd. Katrā ziņā līdz maniem nav nonākuša informācija, ka tur ir kaut kāda problēma.
Tā ir jau ziņa, jā, bet ir papildinājums pie šī, ar Māru varbūt vēlreiz jārunā, un varbūt, ka tur kaut kā risinās, ne? Jā, viena no lietām ir, ka notiek rotācija gan autotransporta direkcijā, gan Mārupē, un tad tās lietas varbūt aizmirstas, bet es vienkārši gribēju pateikt, ka mēs uztaisījām ļoti lielu izpēti, mēs aptaujājām visus darbiniekus, kas strādā lidos teritorijā, un uztaisījām tā kā karsto punktu karti, kur tie darbinieki dzīvo. Mums ir pilna informācija, un mēs īstenībā pietikt ar vienu maršrutu. Man liekas, to pašu 55 autobusu palaist cauri. Tur jau izpēti ir veikta. Mēs varam vēlreiz atsvaidzināt visu, sūtīt vēlreiz tos faktus gan ATD, gan Mārupē. Ja mēs redzam, ka tas ir tā vērts. Es labprāt saņemtu šo informāciju. Tiešām man tā pirmā dzirdēšana, tāpēc es nevaru nokomentēt. Tu man laboji, es meloju, bet es jau tagad māku domāt ATD vietā. Tā problēma ir matemātiski. Tātad ATD gross ir fiksēts lielums. Tas bija 40 miljoni, tagad laikam, kad 60 vai 70. Ja? Tātad fiksēts lielums. Un tātad, kā domā ATD, ja kāds grib vairāk, to 1 vai 2 kilometrus, tad kādam jānoņem nost. Savienoto trauku likums. Un sanāk, tad, kad mēs ādažos, mums ar tur NATO, tur Orkla, mums ar tur veidojās attīstības centri, un pa lielo viņi saka, labi, mēs jums uztaisīsim te pagarinātu maršrutu, bet mēs jums nogriezīsim šito un šito. Un tad ir jautājums, tas bļāviens ir tāds tolerējams, jeb nē. Un to pie tā viņi darīja uz mūsu pašu rēķina. Jūs gribat kaut kur vairāk, jūs dabūsiet kaut kur mazāk. Viņi tur norāva 1 vai 2 maršrutus kaut kur caur to Kangalu un tā. Bet patiesībā tā ir absurda loģika. Tad, ja tur ir pietiekama masa cilvēku, viņi caur biļetēm samaksātu, viņi to savu labumu samaksā, tur blīvums ir. Nevis kādam jānoņem, bet katrs maksā par savu maršrutu. Tad tas, ka Pierīgā, kur ir visu laiku pilns transports, vispār kādam jāsubsidē, ir absurdi pēc jebkuras loģikas. Lieciet cilvēkiem faktiskās izmaksas, jo šeit blīvums ir pietiekams. Tad es transporta sistēmā veidot 2 reģionus. Rīgas metropoles Rīga un Pierīga, tas ir viens areāls, un pārējā viedās sarukšanas teritorija, visa valsts, tur ir otra sistēma. Ja? Tie 2 dažādi grozi. Tātad Rīgai, Pierīgai viennozīmīgi būtu jāplāno kopā un jāveido, es teiktu, biļešu cenai acīm redzam būtu jābūt dārgākai. Un jo būs dārgāka biļete, jo lielāka motivācija. Mums ir jāžonglē ar tām parku un raidu maksām, saprot, lai būtu izdevīgi joprojām lietot sabiedrisko. Jārēķina. Un pie tam visi šie paralēlie pārvadājumi, ko minēja, arī āržos armija pārvadā 4 autobusu rītā, 4 vakarā. Visas Orklas pārvadā un tā tālāk. Tad tas ir sabiedriskā transportā neienākusī nauda. Jums būtu daudz lielāki ieņēmumi, ja jūs efektīvāk plānotu vai privātie nolikvidētu savus maršrutus. Tad mēs īstenībā vairs nepārvaldam to, cik daudz naudas ir sabiedriskajā transportā izveidojušies privāti pārvadājumi. Kolēģi, mēģinām dinamiskāk. Vaivod kungs? Es oponēšu, es nepiekritīšu. Mēs tikko šī gada sākumā nomainījām mēneša biļetes cenu. Mums brauciena pašizmaksas samazinājās, jo mēs panācām to, ka ļoti daudzi pārsēž šo sabiedrisko transportu. Mēs pamanījām, ka tie vienreiz braucošie pasažieri pērk mēneša biļeti, jo viņš saprot, ka viņam ir izdevīgāk. Attiecīgi, mēs esam gatavi arī tajā pašā 55. maršrutā saglabāt šo pašu 30 eiro mēneša biļeti. Bet mums vajag to nelielo piešprici, kas ir atļauja no ATD, kas šajā gadījumā ir tiešām tā atļauja, plus nepieciešams, tur visdrīzāk būs skolāni, tur visdrīzāk būs šie te invalīdi, vēl kaut kas veidos tos 72,000 eiro gadā, kas īstenībā ir ļoti niecīga nauda uz to milzīgo pasažieru skaitu, ko mēs atrisinātu problēmas piepilsētā, atrisinātu problēmas iedzīvotājiem un samazinātu CO2. Mēs nerēķinām šajās globālajās lietās, mēs skatāmies uz mazajiem eiro centiem, uz dzirdot 10,000 eiro, mums liekas milzīga nauda, bet mēs nesarēķinām, ko mēs ietaupām.
Cauns kungs, kā tur būs tā atļauja vai nebūs atļauja? Divas lietas. Protams, katras konkrētās situācijas es šobrīd uzklausu un pieņemu zināšanai, bet jā, es domāju, ka viena tā problēma ir tā, ka mēs skatāmies tikai uz finansēm. Mēs paņemam šo te finanšu sadaļu, tad arī, teiksim, nauda cik ir budžetā, pašvaldībai vai valstī, bet mēs nepaskatāmies uz sociāla-ekonomiskiem ieguvumiem, ko tas dod kopumā sabiedrībai. Un te ir tas lielākais izaicinājums, ka mēs vienkārši tikai ar šo te vienu kritēriju, ir nauda, nav nauda, ļoti bieži piespiežam cilvēks izdarīt arī tādas grūtas izvēles, jo automašīnas uzturēšana ir dārga. Katrs cilvēks, kurš lieto automašīnu, viņš domā, ka tā automašīna viņam izmaksā apmēram 2-3 reizes lētāk nekā tas ir patiesībā. Tas ir zinātniskos pētījumos diezgan daudz pētīts un redzams. Līdz ar to sabiedriskā transporta sistēmai jābūt lētai, protams, jo viņi ir efektīvāki, jo labāk, bet arī vienlaicīgi mums nevajadzētu viņu piegrūst pilnu ar pasažieriem kā siļķis mucā. Mums daudziem ir tā trauma no padomju laikiem vēl. Bet ir jāveido komfortabls servis, pietiekami biežs servis un arī par atbilstīgām izmaksām. Protams, vienmēr tas izaicinājums ir tāds, jo lielāks maršrutu tīkls, jo valstī un pašvaldībai vairāk jāpiemaksā. Jo sabiedriskā transporta sistēma tāda ir, kad vienmēr tur būs mīnus. Un ja tur veidojas plus, tad acīm redzot ar sabiedriskā transporta sistēmu kaut kas nav kārtībā, jo viņi ir kļuvusi pilnībā, teiksim, komerciāli vai komercializēti. Ja? Šeit vairāk ir tomēr tāda sabiedrības funkcija, sabiedrības kopīgo interešu funkcija un līdz ar to tāda laba plānošana kopā un arī ejot uz kopīgu šīs sistēmas finansēšanu. Jo šobrīd jau katrs pa kaktiem kaut ko finansē. Gala rezultātā mēs vienkārši nesaliekam šo finansējumu kopā un neveidam labu maršrutu tīklu. Okay, jā, paldies. Tā, Karina? Par to kaktu finansēšanu šeit jau būtu valsts kontrolē, ko pateikt, un patiesībā te arī izkristalizējās stāsts ļoti līdzīgi, ka šodien izskanēja par pašvaldības ceļiem un valsts ceļiem un šo mērdotāciju. Pēc būtības, ja mēs runājam, ka šie pakalpojumi, ir miljons iedzīvotāju šajā Rīgā, un tas pārvadājums un Rīga līdzfinansē cik? 120 miljonus, ja? ATD, tāds pats gross pret pārējo miljonu ir līdzvērtīgs. Tātad pēc būtības pakalpojumam būtu jāmaksā līdzvērtīgi. Un tad, cik garš, tik plats, ja ir šo 2 kilometru starpības līdzfinansējums, samaksā no vienas vai no otras puses. Bet kur ir problēma? Problēma ir tas, ka šobrīd 2 kilometri vienā pusē maksā X summu, un 2 kilometri Rīgā maksā X reizi kaut kādu summu. Un šo atrisinot, manuprāt, arī būtu vieglāk jau skatīties uz to, kad pie līdzvērtīgā tomēr, un tad nebūtu šī kakta finansēšana, jo viņai nebūtu jābūt, jo šodienā par šo funkciju jau kāds maksā. Viņai nebūtu jābūt šķērs subsidētai. Tā, mums diskusija laiks arī strauji tuvojās noslēgumam. Jā, mēs aizrunājāmies par finansējumu lietām un naudu jau, kā teikt, daudz ko šeit dzīvē nosaka, bet mums ir arī viss tās Eiropas naudas un Iep kungs varētu mums ieziņot par to, ka ir vēl tie naudas resursi pieejami. Ja? Nē, paldies. Es gribēju tikai uzsvērt, ka, protams, tā Eiropas fondu pieejamība Latvijai tajā mūsu pašreizējā modelī ir principā viens no galvenajiem, lai neteikt pats galvenais sabiedrisko investīciju avots. Un tur, protams, līdz 27. gadam, kā jau to kolēģi norādīja, tur ir tas, kas ir jāpaņem maksimāli efektīvi, tur ir daudz lietas, kuras bremzējās un dažādu iemeslu dēļ ir risks pazaudēt. Bet raugoties tādā garākā perspektīvā, un tas ir gan runājot par Rail Baltica, gan runājot par Rīgas metropoles mobilitāti un tā tālāk un tā tālāk, ir jāsaprot, ka tas tik daudz vairs nebūs. Tas struktūra fonda pieejamība nākamajā plānošanas periodā būs pirmkārt mazāka, kas ir, saprotam, galā mēs taču iestājāmies arī par Ukrainas uzņemšanu. Jūs varat iedomāties, ko Eiropai, tā skaitā mums izmaksās, ja mēs tiešām nākamajā 7 gadē gribam uzņemt Ukrainu. Un otrām kārtām tās programmas būs krietni mērķētākas, būs mazāk tā aploksne, kur varēs vienkārši iedot Latvijas valdībai un tad sadalīt visādām vajadzībām. Bet daudz vairāk būs tāda programma, kas būs mērķēts kaut kādiem konkrētiem, konkursiem, kuros tad mēs varēsim piedalīties. Un tas mans vēstījums no visu šitā te ir, tas vienkārši ir jābūt tam gataviem, bet tā
pamatlieta ir tas, ka mums ir jau šobrīd diezgan pamatīgi jādomā par visu šito Eiropas naudas izmantošanu efektivitāti, cik tas tiešām ir pieprasīts un cik no tā patiešām uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti kaut kādā aspektā, un nevis tā nauda tiek vienkārši notērēta, kā mēs to zinām. Vai ne? Kaut kādā līmenī viņa jau daudzās valstīs tiek vienkārši paņemta notērēšanas vārdā. Ne? Tā īpaši neiedziļinoties, kas no tā sanāks. Bet tas varētu vienkārši tuvākajā 10 gadē, un ņemot vērā šo visnotaļ prominento kompāniju, es domāju, ka jūs arī redzat to perspektīvu tālāk, vai ne, par kaut kādiem pāris gadiem. Tas vienkārši mainīsies, tās naudas būs mazāk, un visi šie jautājumi būs krietni nozīmīgāk. Paldies! Jā, kolēģis skatos pulkstenī, mums faktiski ir palikušas burtiski dažas minūtes diskusijai. Man ir aicinājums tādu kopsavilkumu riņķi uztaisīt. Ja? Tātad tik daudz laika mums vēl ir. Iespējams, jūs atnācāt un jums, lai pateiktu to, un Jānis jums neievilka tai sarunā, un jūs to nevarējāt pateikt. Vienmēr sakot, vai arī jums ir kāda secinājuma no šīs diskusijas kopā ņemot, jo paldies par jūsu aktivitāti, bet mēs bezgalīgi runāt droši vien šodien nebūtu tuvojās lēnām, jo basketbols. Tad mēs varēsim paskatīties. Tādu kopsavilkumu riņķi, es domāju, sāksim ar saimnieku pusi. Enes kungs, mēs esam Mārupē. Kas ir tas, ko jūs ņemat līdzi vai ko jūs vēlties kopsavilkumā šobrīd pateikt? Man iepatīk, ka šis viens jaunums lidost pateica. Es domāju, ka pie tā arī jāstrādā būs. Tas ir svarīgākais šobrīd, ko es sapratu. Jo runāt par globālu, par Rail Baltica, tā varbūt nebūtu tā tīra pašvaldības vai kompetencija, bet šī tiešām ir ļoti saistīta pašvaldības lieta. Tā kā es paņemu līdzi. Kolosāli. Tad es tiešām varēšu iespējams no savām mājām vai tūmā aizbraukt uz lidostu. Nebūs man ar taksi jādomā vai tur jāzvan kādam radam, lai man brauc pretī. Kolosāli. Bet tas tiešām ir virziens. Karīna, varbūt, ja mēs ar pašvaldībām aizsākām, ko tu paņem līdzi? Jā, es varbūt gribētu mazināt tos visus šķērs subsidētos pārvadājumus, tā skaitā uzņēmējus un motivēt pārsēsties uz sabiedrisko. Tātad attiecīgi viņam ir jābūt sinhronizētam. Un es ļoti, ļoti ceru piedzīvot vienoto biļeti. Tā būs tiešām motivācija arī tiem cilvēkiem, kuri šodien domā vai izmantot sabiedrisko transportu. Es domāju, tā būs arī tāda papildus motivācija. Pie šī es īstenībā, tā kā es stāstīju to slaveno braucienu ar 7. autobusu pagājušā nedēļā, es godīgi sakot aizdomāju, kāpēc es tiešām nebraucu, jo pusstunda komfortablos apstākļos, es ar mašīnu diezinu vai tā varētu izbraukt. Cik man tā mašīna maksā, vai ne? Pa to €1,5. Un es sāku domāt, īstenībā, manā gadījumā tur tas viss tie trafiki ļoti trāpīgi paveicies, bet īstenībā, jā, tur risinājumi ir. Tā, turpināsim ar Rīgu. Mums ir jāsēžas pie galda ar ATD un blakus esošajām pašvaldībām un jāmeklē, kā uzlabot šo te sabiedriskā transporta tīklu. Tā ir labi. Kāda jums sajūta par to vienoto biļeti arī līdzīgi kā Karīnai? Jūs arī ceļaties un ejat gulēt ar domu, ka kaut kad būs vienotā biļeta vai ne? Rīga ir gājusi uz šo mēģinājusi ar dzelzceļu. Manuprāt, viņa var strādāt, bet te atkal ir tas stāsts, ka ir jābūt kaut kādam virs noteicējiem, lai ir šis te godīgais sadalījums starp maciņiem. Jo vienmēr kāds paliek apvainojies par to, ka viņam aciņā iekrita par maz, un tad ir jābūt skaidri definētam, cik tad no tās kopējās biļetes iekrīt kuram aciņā. Paldies, Caunas kungs. Jāsaka, diskusijā ļoti daudz bija tādas tēmas, ka mēs tur ATD noraka, ATD šito, ATD to. Tad liels cerības uz jums. Jā, paldies. Es saprotu, ka es varu justies zināmā komfortā vēl joprojām. Es varu teikt, es nemaz tik sen neesmu amatā, bet, protams, tas, ko es ņemu līdzi no šīs diskusijas, ir, manuprāt, ka šobrīd ir ļoti labs pamats patiešām ar vien vairāk domāt kopā un sistēmiski. Tas ir tāda ļoti labā ziņa.
arī es gribēju pateikt no savas puses arī kādu citu labo ziņu, varbūt ne tikai par vienoto biļeti, bet kopumā par sabiedriskā transporta sistēmu. Manuprāt, tas arī iepriekšējais plānošanas darbs, kas ir bijis iepriekšējos gados, viņš pakāpeniski šogad, nākošu gadu, aiznākošu gadu kļūs redzams. Ja mums būs jauni vilcieni, mums atkal būs katru gadu labāki arī dzelzceļā kustības grafiki, savienosim autobusus ar vilcieniem, pamazām iesim uz vienotām biļetēm, integrēsimies. Es domāju, ka šobrīd tīri pasažieriem katru gadu būs daudz labas ziņas, un kopumā mēs tādiem maziem solīšiem virzīsimies. Kas ir svarīgi vienlaikus ar šo konkrētību, konkrētajiem darbiem arī nodefinēt ļoti skaidru šo ilgtermiņa vīziju, jo tā ir nepieciešama kādiem gadiem 20. Jo sabiedriskā transporta sistēmā investīcijas ir pietiekoši dārgas, tu nevari izdarīt viena gada laikā visu, un ir jābūt ļoti skaidram plānam uz šiem te nākošiem 20 gadiem, un tad mums būs laba sistēma. Paldies, Ieba kungs. Mēs skatāmies uz Eiropu un ļoti ceram, ka Eiropa mūs sapratīs. Es domāju, ka Rīga un Rīga metropoli, Rīgas aglomerācija ir pelnījusi labāku sabiedriskā transporta sistēmu nekā Berlīne. Un mums ir viss potenciāls to sasniegt. Jo es kaut kādu mirkli dzīvos Berlīnē, un es neteiktu, ka tas ir baigi apmierinoši. Viņi tieši tāpēc, ka viņi apsēstībā ar budžeta deficīta ierobežošanu, viņi nekā nav investējuši pēdējos gados, un tur tieši tā kā jūs norādat, viņi ir tādā ziņā, es domāju, ka Rīgā būs labāk. Paldies. Tas bija jau tad, šito varētu vispār kopsavilkt, bet jā, Sprindža kungs. Man norazināja Ijāba teiktais, ka Eiropas naudas būs mazāk, un tie, kas vada pašvaldības, ļoti labi zina, ka ir bāzes izdevumi, algas un siltums, ir teritorija uzturēšana, un ja kaut kas vēl paliek pāri, tad ir investīcijas, ja paliek pāri. Un tātad, manuprāt, mums ir jāsaprot, ja mēs gribam vairāk investēt, mums ir jāatsakās no daudzām lietām, pie kurām mēs esam pieraduši. Un es minēšu, brīvpusdienas visiem bērniem, bērnu dārzi visiem pavelti, izņemot to, ka pierīgā puse jau iet pa dārgo, pie tiem pašiem nodokļiem, un otra puse tiek pa lēto. Ja? Un tad visa veida šīs helikoptera atbalsts, un mums viņš ir tur un šur, nozīmē, ka mēs kaut kur dzīvojam pāri līdzekļiem, mākslas skolas, sporta skolas un tā tālāk. Ja? Vai tā ir interešu izglītība vai nav, par to ir vai nav jāmaksā. Tad mūsu nauda, kāpēc nav investīcijām? Tāpēc, ka mēs kaut kur citur dzīvojam pār līdzekļiem. Kāpēc mēs dzīvojam pār līdzekļiem? Tāpēc, ka Padomju Savienībā tā bija. Ne Zviedrijā, ne Somijā, ne Vācijā tā sen vairs nevar atļauties. Un jo ātrāk mēs to sapratīsim, un mums būs pašiem savas investīcijas, tām labajām lietām, ko mēs tikko sapratām, jo ātrāk mēs tiksim uz ceļa. Kamēr mēs mēģinam neko no vecā nenoārdīt vai nesaprast, ka mums pašiem jāmaksā saviem bērniem. Tikko bija tā diskusija tiesību sargam pat kādām skolas burtnīcām vai zīmuļiem vai krītiņiem, ja? Kam tas jāpērk. Beidzam sapņot, ka ir liela, bagāta valsts, mums pašiem par savu labumu jāmaksā, un tur, kur ir koplietošanas labums, šīs publiskās investīcijas, mums ir jāspēj atlicināt to eiro. Jo ātrāk mēs iesim šajā virzienā, mēs ātrāk kļūsim Eiropeiska valsts. Paldies. Paldies, jā. Un noslēdzot šo te kopsavilkumu Briškena kungam, es apzinātu šo secību tādā veidā, pat izvēlējos. Ļoti liela varbūtība, kad Briškena kungs būs satiksmes ministrs, šīs tēmas lielā mērā mums ir saistītas ar satiksmi, tā kā būs iespējas arī ņemt līdzi savā darba cēlienā, ja tas tā būs. To mēs līdz galam vēl nezinām, bet ja arī nebūs, vienalga. Lūdzu. Noteikti nespekulēšu par varbūtībām, bet katrā ziņā šīm tēmām ir jābūt valdības prioritāšu lokā, neatkarīgi no tā, kurai partijai ir atbildība par šo konkrēto jomu. Viens svarīgs secinājums ir, forši mums visiem ir labas eiropeiskas idejas, mēs domājam līdzīgi, bet mums ir tā klasiskā Latvijas problēma, mēs nesadarbojamies. Mēs redzam, ka institūcijas savā starpā nekoordinējās, varbūt mums traucē
viensētnieku mentalitāte vēl kaut kur saglabājusies. Varbūt mums traucē tāda savstarpējās vainošanas kultūra, kas nereti ir Latvijas politikā. Gatu Šļuka tika pieminēts, viņam bija vēl viena laba karikatūra, kur ir mūsu hokejisti un basketbolisti, kas ir apķērušies un kopīgi komandā uzvar, kamēr politiķi skrāpē muguras viens otram ar sēņu nažiem vai kā citādi. Sadarbība. Tas ir pirmais tāds takeaway vai secinājums. Un otra lieta ir, mēs varbūt mazāk diviem citiem kritiskiem mobilitātes akcentiem pieskārāmies, bet viņi ir ļoti svarīgi. Satiksmes drošība. Latvijā uz ceļiem mirst 3, 4 vairāk nekā Zviedrijā, Norvēģijā, un tas nav pieļaujami. Un šeit, protams, sabiedriskais transports, droša, multimodāli integrēta digitāla sistēma ar paradumu maiņu var uzlabot arī šo traģisko statistiku. Un otrs aspekts, iespējams, ka viss svarīgākais ir būvējot un tālāk attīstot mobilitātes sistēmu Rīgā, Pierīgā vai jebkur Latvijā. Mums ir jāstiprina cilvēku kustības brīvība un mobilitātes vienlīdzība. Mēs nevaram, kā saka Saulē, kā Obama teica, no one left behind. Neviens nevar palikt ārpus šīs sistēmas, jo ir cilvēki, kur dzīves autonomija un tās iespējas ir nesaraujami saistītas ar mobilitātes sistēmu, ar sabiedrisko transportu. Cilvēku ar īpašām vajadzībām ir viens piemērs. Ja mēs būvējam sistēmu, kas šos cilvēkus izslēdz, tad tāda sistēma nav vajadzīga, jo viņa ir netaisnīga, viņa nav eiropeiska, un mums visiem būtu jāteicās, lai viens katrs mūsu sabiedrībā spētu realizēt savas mobilitātes vajadzības un kustības brīvību. Nu ko, es saku, milzīgi paldies katram no jums par šo, manuprāt, interesanto diskusiju. Un jāsaka, ka tā kā divas tādas lietas man tā kā kopsavēlkot arī tādu, ko es gribētu pieminēt. Tad sadarbība, tas te arī beigās izskanēja, un tas te viss diskusijas gaitā. Mēs te katrs pa sevi, bet kaut kā kopā iet, kā iet. Mums ir, un protams, jautājums arī sadarbība gan iekšienē, un arī sadarbība kaimiņu kontekstā, īpaši jau Rail Baltica un tādu veidu projektu kontekstā. Un jāsaka, mums, es ceru, un nevis ceru, es zinu, mums ir lielisks piemērs mūsu basketbola komanda, kur tūliņ faktiski rādīs, cik izcili var būt sadarbība. Un īstenībā raksturīgi arī šīs dienas diskusijas kontekstā. Kādas ir mūsu attiecības ar mūsu kaimiņiem? Jā, mēs noskaidrosim, kā mums tur ar tiem lietuviešiem tur iet, vai ne, tajā basketbola laukumā. Tā kā saka milzīgi paldies no savas puses. Un noslēgumā šai diskusijai ar priekšnesumu aicinu sagaidīt Mārupas uzņēmēju biedrības prezidentu Silvestru Savicki ar aplausiem. Prezidents šeit starp mums visiem ir tikai viens, kā mēs noskaidrojām, Agars Restovskis. Bet tad uzreiz vēl neskrienam projām. Pa priekšu mēs gribam jūs pateikt jau tagad paldies. Karīna Miķelsona, Ādaža novada pašvaldības vadītāja un Rīgas metropoles vadītāja. Līdz priekšā. Paldies jums, Karīna. Paldies. Jānis Vaivāts, vēl vienreiz satiksmes departaments jaunās Pēsmās Rīgas doma. Encis kungs, lai arī jūs esat Mārupē, arī mēs jums gribam teikt paldies. Sevišķi par atrašanos atvaļinājumu laikā. Artūrs Caune, autotransporta direkcija, par tām biļešu cenām. Kaspars Briškens, īstenībā Kaspars ir šobrīd Saeimas frakcijas vadītājs progresīvajiem un ir aizdomas, ka viņš varētu kļūt par ministru. Īstenībā tikai tāpēc mēs tev, Kaspar, te aicinājām, lai tu dabūtu darbu uzdevumu no visiem, jo satiksmes ministrija tā galvenā. Māris Sprindžuks, liels paldies par kalpošanu. Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrs un Eiropa mūs nesapratīs vai sapratīs. Ivars Ijabs, Eiroparlamenta deputāts. Paldies visiem. Ja jums ir laiks, laipni aicināt apskatīties, ko tad tie Mārupas uzņēmumi ir sastrādājuši. Tur viņi ir diezgan daudz. Paldies vēl vienreiz.